augsts un burbuļojošs dzēriens manā galvā ir vienlīdz limonāde un alus zem 5 grādiem. Tas ir, kamēr tas ir viens. Ja? Un ļoti svarīgi ir, īpaši mūsdienu cilvēkiem, kuriem ir jopcik iespēja sevi savākt, viņiem ir disciplīna par sevi, kontrola par sevi. Tu neaizdaries tajās brokastīs. Jā, bet tu padomā, cik agrāk tas bija. Tu noteikti arī esi dzirdējis tos stāstus, kur... Es redzēju. Un es noteikti šo neataisnoju uz lielāko daļu alkoholiskiem dzērieniem vai lietošanas paradumiem, bet alus ir vismierīgākais. Un es tam ticu no visas sirds. It īpaši gan tāpēc, kad ir tie ali, kas man ir redzami, kuri ir garšīgi un forši un interesanti, viņas ir interesanti viņas izdzert vienus, gan tie cilvēki, kas viņus dzer. Tie ir cilvēki, kas ir tik nenormāli savākti. Viņi ir kruti cilvēki. Respektīvi, tu gribi teikt, ka brokastīs vēl neviens nav piedzēries. Jā, tieši tā. Precīzi. Čau. Es esmu Kaspars, un šis ir podcasts Roku darbs. Šis būs jauns podcasts, kurā es vēlos sarunāties ar uzņēmējiem, kuri ikdienā vada uzņēmumus, vada cilvēkus, ražo produktus, bet varbūt nav paši lielākie vai nav tie, ar kuriem runā citi podkasti vai kuri ir citos mēdījos. Jo es jau sen ticu, ka labākais veids, kā atrisināt kādu problēmu tādā ilgākā termiņā, ir izveidot ap to biznesa modeli, jo tad tu ne tikai gribi atrisināt problēmu vienreiz, bet tev ir arī nauda, lai to darītu vairāk un vairāk un vairāk. Un mazie uzņēmumi ir mani fascinējuši jau kādu laiku, bet pēdējā laikā tas ir daudz izteiktāk, jo mazie uzņēmumi ir kaut kas burvīgs. Viņi pienes mūsu ekonomikai ļoti daudz. Latvijā apmēram 70% no IKP varbūt vairāk, un viņu ir ļoti daudz. Vairāk kā 90% no uzņēmumiem, kas eksistē Latvijā, tiek definēti kā mazi vai vidēji. Līdz ar to ir ļoti, ļoti daudz šādu cilvēku, kas veido uzņēmumus un kuri nav paši lielākie vai kuriem pat nav ambīcija būt vislielākajiem pasaules uzņēmumiem. Un tas ir fascinējoši, jo tātad viņiem ir cita ambīcija. Viņiem ir iespējams ambīcija izveidot kaut ko savai ģimenei vai vienkārši nodrošināt savu dzīvi, vai kāda problēma kaut kādā mērā viņiem uztrauc tik ļoti, ka viņi ir gatavi riskēt un veidot šo uzņēmumu. Tāpēc es vēlos ar viņiem parunāt. Pirmajā epizodē es runāšu ar Oto. Oto ir sava kafejnīca Mundrums, kurā ir Grīziņkalnā, un Oto ir atrisinājis problēmu man. Kādu laiku man un sievai nebija īsti labās vietas, kur aiziet paēst vēlas brokastis svētdienā. Oto uztaisīja tieši šādu kafejnīcu, kur var paēst brokastis. Jau mēs turējam ļoti daudz reizes, un mums ir izveidojusies tradīcija, ka mēs tur arī satiekam draugus. Tāpēc vēlējos parunāt ar Oto par to, kā ir vadīt kafejnīcu, kā ir izveidot kafejnīcu, kā ir atrast un pieņemt tos cilvēkus un palīdzēt viņiem saprast, kā ir strādāt kafejnīcā. Bet sarunas laikā mēs runājam ne tikai par kafejnīcām, bet arī par konceptiem, kuri Oto ir svarīgi uzņēmējdarbībā, un ļoti daudz par alu, kur Oto ir ļoti daudz pieredzes. Tāpēc ir ļoti daudz vērtīgu un interesantu lietu, kuras no tā pasmelties. Klausieties pirmo epizodi, ceru, ka jums patiks visas domas, komentārus un jebko, kas ienāk prātā, sūtiet mūsu virzienā. Lai labi klausās. Oto, ir daudz lietas, kuras par tevi jau zinu, bet šodien iziesim cauri visu kaut kam par un ap Mundrumu un kā tev gāja taisot un tā. Bet pasāsti man, kas tu biji pirms Mundruma? Kas ir Oto pirms Mundruma, pirms sākas tavs bizness? Visu mūžu es esmu strādājis apkalpojušajā sfērā kopš legālās darba pieredzes vecuma. Kā es pabeidzu 12. klasi, tajā vasarā pirms universitātes
sāku strādāt viesnīcā vienā par viesmīli. Kopš tā laika es, man liekas, tikai to esmu darījis vai nu tādā pamata izpratnē, vai tādā maksimālā iespējā. Tas ir 15 gadus, tu esi apkalpojušajā sfērā. Jā. Bet es gribētu teikt, ka jo apkalpojušā sfēra, man viņa sastāv no šausmīgi daudz lietām, bet es esmu strādājis tikai 2 daļās. Frontendā kā viesmīlis, kas nav frontendā kā bārmens. Tā ir liela atšķirība. Es nepazīstu kokteļus vai stipru alkoholu vai kaut kādas tādas specifiskas lietas. Lūk, tātad apkalpojušā sfēra, konkrēti front-end reprezentatīvi. Tā teikt, cilvēks, kurš ieejot iekšā, kad klients ieiet pirmo reizi kafejnīcā, vienalga kurš atstāja pirmo iespaidu. Tu esi tā seja. Jā, tā seja tas, kurš atstāja pirmo iespaidu vietai, vai tur uzreiz makes or breaks the deal, vai tev būs labs vakars, vai diena, vai rīts, vai vienalga kas. Jā, ir tās vietas, no kurām tu vienkārši ieeji, tu apskaties un tu aizēji prom. Jā, tieši tā. Jā, tā ļoti specifiski šis. Un otrs, bāra daļa alus. Alus. Yes. Pie krāna tu lej alu. Yes, vai pie krāna, vai no pudelēm, buņģām, vienalga kā. Tikai šīs te alus daļa, kas atkarībā, cik ļoti to popularizē, vai kā uz to skatās, tam ir tāds dalīt reputācija Latvijā. Kāds to vispār neuztver nopietni, kādam tas ir tikai lejamais, kādam tas ir, nezinu, vispār alu neuzskata par lietu, ko vajag dzert, kur vēl bezalkoholisko alu, neko rūkstošu. Bet man tas ir viss. Manā gadījumā viss, ko es redzu bārā, un es vērtēju, es ieejot kaut kur. Protams, ar izņēmumiem jau uz durvīm nav rakstīts, es nezinu, vai tas, piemēram, Andalūzijas suns, kur es zinu, ka viņiem džini ir galvenā lieta, vai tur kaut kāda vieta. Bet tas ir normāli, ka tev ir viena galvenā lieta. Jā, protams. Es vienkārši mēģinu pateikt, ka es neesmu debils, ka es neeju vietā, kas ir džinu vieta, un kāds jums alus plaukts, man pajāt tas jūs džins. Viņiem droši vien ir 2 ali un tie paši nav mīļākie. Yes, noteikti, jā. Lūk, bet jā, es vērtēju to, īpaši tā ir kafejnīca kā mundrums, vai tā ir līdz ar to, ko es domāju, kā mundrums, ka tā ir kafejnīca, kurai, tas nav ganbejs vai čili pits, kas nav kaut kāds daļa no kaut kā lielāka, kas nav tur, vairākas kafejnīcas kaut kur valstī redzamas un tā tālāk. Ja viņai es redzu, ka šai kafejnīcai ir raksturs, es redzu tos pirmos, es māku nolasīt vietā, kad es ieeju, es redzu, ka viņai kaut kāds raksturs, kaut kas tāds, tas pirmā lieta, kur es uzdrošinos turpināt pētniecību, ir kāds alus plaukts, kas piedāvājumā. Ok. Labi, skaidrs par profesionālo jomu. Tu esi bijusi 2 vietās tajā viesmīlības nozarē. Viņa ir plaša, un tur droši vien mēs neaprakstīsim visas vietas, kur tu neesi bijis. Kas ārpus darba? Kas ir Otto pirms viņš sāk mundrumu? Viņš ir pastrādājis viesmīlības nozarē. Iedomā kaut kādu perspektīvu, vai nedod, un pasaka, ejam tālāk. Jo man liekas, ka tā ir fascinējoša vieta, dzīvē vai cilvēku galvā atkarīgs, kur tu esi, kurā tu pirms tu sāc savu biznesu, kur tu esi. Tu zini, tas no sākuma es gribēju atbildēt, kad varbūt tas nav, ka man nav tāds, kad man nav īsti hobija. Es nevienu hobiju vai kaut ko sevi ārpus darba es nevaru pateikt godīgi, ka tas ir kaut kas, ko es esmu nežēlīgi izbaudījis darot. Bet es pirmo reizi domājot aizdomājos, kāpēc man tā ir. Un varbūt kaut kādā mērā, kad vienmēr strādājot ar cilvēkiem tajā, trausmīgi patīk. Hospitality, tas ir kaut kas pozitīvs. Bet apkalpojošā sfēra. Man drausmīgi patīk valoda. Man liekas, ka tas valoda ir instruments, kā mēs dodam vārdiem tur vērtību, dziļumu un tā noskaņu nokrāsu. Un tad varbūt tas tā mana darbošanās apkalpojošā sfērā, man šķiet, ka tas ir pilna laika darbs un hobijs tādā izpratnē, ka es baigi daudz ko nedaru ārpus tā. Varbūt nevis tāpēc, ka man nav brīva laika,
bet lietas, ar kurām es nodarbojos, ir drausmīgi tādas parastas un vienmuļas, jo vienkārši man tā baterija iztukšojusies ļoti ir visu laiku apkalpojot. Respektīvi, apkalpošana iztukšo tavu bateriju, un tad tev nav tāda enerģija. Jā, tieši tā. Jā. Kur dabū viņu apakaļ? Tev no rīta jāceļās un jāiet apakaļ. Sieva, meita? Nē, tu zini, es teiktu, ka apkalpojošais sieva un meita ļoti palīdz iedot, tā teikt, zarus un tā kā padziļa saknes dzīt, cik plaši var iet mana enerģija. Tajā, jā, pieņemsim. Tu vari būt apkalpojušās sfēras pārstāvis un vienmēr būt viesmīlīgs, bet tikai līdz galam, līdz kaulam, tikai tava sieva vai tava meita tev iemācīs, kā ar bērniem. Ir cik, jo, pieņemsim, lieta, kas, pabeidzot domu, kad kā vajag apieties ar sievietēm vai ar bērniem publiskā vietā, kas nav tavi, varbūt ar svešām, piemēram. Un tas varbūt skan ritīgi banāli vai tukši, bet pieņemsim, manā kafejnīcā ir cilvēkiem ļoti patīk, cik ļoti citu bērnus, es negribētu teikt, ņemu kā savējos, bet es nedodu viņiem bufera zonu. Es tā kā kāds kaut ko pasūta, un vienmēr tu pasūtītu sev vai kam, bet vai bērnam, un es stāstu, kas mums ir, un es redzu, ka tas sīkais laiks skatās uz senčiem, es saku, skaties uz mani, es tev to stāstu. Tu gribi kartupeļus frī vai kartupeļu pankūks, ko tu gribi no šitiem tad diviem? Viņš skatās, tad neskaties tur, skaties uz mani. Jo tu viņam, tā kā tu zini, kā ar to bērnu var runāt. Ka drīkst, ka var. Jā. Ja viņš ir normāls. Bet... ja viņš ir gatavs. Un tu nevari zināt, cik bērni ir gudri, nesot ar bērniem. Jā, tas tā ir, piemēram. Bet kur es, atgriežoties pie tā pirmā jautājuma, kur es rodu to enerģiju, es teiktu, ka tas ir viens no man tā šī te misijas, tā talanta, izpausmes veidiem, ka es pamostos no rīta ar jaunu par pilnu bateriju. Viņu uzlādējis pa nakti? Viņu uzlādējis, jā. Un es varu no pirmā brīža, tā kā es varu iziet 7:30 uz veikalu pēc brokastīm un parunāt pie kases ar pārdevēju par kaut ko. Nezinu. Ok, gotcha. Yes, kaut kā tā. Kur cilvēki, vai nerunā ar mani, kamēr es pirmo kafiju neesmu izdzēris. Nē, tā kā es atveru acis, es gatavs būt human being. Ok, ir 7 no rīta. Pasās man, kā rodas ideja par mundrumu. 7 no rīta. Vai es nezinu, droši vien tas tikpat labi varēja būt 9 vakarā pie Aliņa. Ideja par mundrumu radās ritīgi dabīgi. Man patīk lietas, es vienmēr uz visas lietas ļoti sarežģīju tādā kontekstā, kad es visu sadalu pa sastāvdaļām. Un kaut kā, kad bija tāds posms karjerā, kad viena iespaidīga daļa bija nobeigusies konkrēti ar Labietis ar saviem 6 gadiem. Pirms tam strādāja Labietī? Jā, pirms tam strādāja Labietī. Tāpēc tu droši vien zini visvairāk par Alu. Jā, tas man ir visvairāk palīdzējis, kad es ticu tam produktam. Bet par tā kā pa mundrumu, ļoti vienkārši, tur noteikti to nevar pastāstīt, neiedodot to apkalpojušās sfēras aspektu par Labieti, par Alu. Strādājot Labietī, es iemācījos, Labietī es izgāju cauri tam pilnai darba pieredzēji. Es esmu lējis alu aiz letes, es esmu strādājis pārdošanā kādam citam, respektīvi, te ir tā saucamā pirmā fronta, pirmā līnija, kas ir cilvēki, kas stāv aiz bāra letes un tā kā to pūli uzņem, un tur ir vienkārši nevis anyone's game, bet cik tu vari tajā brīdī. Tev atnāk cilvēks, es gribu alu, un tur, ko mēs tagad sarunāsim, kas tagad būs, bet tas pats tikai ar tādu, tagad šahā, tu vai tev ir close combat, vai tu esi laidnis, kas tā kā šauj kaut kur tālumā, tāpat ir strādāt labiešu pārdošanā, kur tu vienkārši tu zini, ka produkts
ir vislabākais. Vienkārši nav krūtākā liņa. Tas viss ir hands down, tu zini visus iemeslus, tu to katru vakaru vismaz 4 aliņu formātā pārbaudi to, vai kvalitātes kontroli tur nezūd, viss ir kārtībā. Un tu tikai domā, kā varētu tajā kafejnīcā dabūt viņu, kā tajā kafejnīcā, kā tur ieiet. Un tā, ka es sāku strādāt pārdošanā, man īsti vēl nebija tāda, es nebiju to pārdošanas skolu gājis, un tas pats nonāca pie tā, ka vajag pitchu vai kaut kādas tos frequently asked questions, vai tos tackle arguments un visu to. Kas, es atceros, ka es biju tik lepns un man tik ilgi strādāja manā telefonu, tā kā es biju atstrādājis to cold calling kafejnīcas tur īpašniekam, jo es zināju, ka tas ir parasts fujaks. Tas ir kaut kāds, tas tev nav, tas nav IT uzņēmuma cilvēks ar 3 izglītībām, kurš vienkārši viņš tik sen nav redzējis neko zem 3K mēnesī, viņš nezina, tā kā, kas notiek, ja 2 mašīnas, jo viena saplīst no 2, man nav 2 mašīnas, kraču viņš nav sazemēts. Tie ir tādi džeki kā es vienkārši, Tu vari viņiem piezinīt un parunāt, un viņi sapratīs. Jā. Un tīpaši jau vienmēr, un nekad jau nav rakstīts vienmēr, un tas bāra, tev nekad nav rakstīts tas, atbildīgais par aldu, jo tu zini, tas mistika, tā kā mazās kafenēs, kurš ko dara, kurš par ko atbildīgs, un tu vienmēr tas viens bāra, un tev tur paceļ tā neizpratnē meitene, jā, ķipa, jūs gribat norezervēt galdiņu, vai jūs gribat uzzināt par alergēniem, kas ir tie biežākie? Nē, es gribēju parunāt, kas jums par aldu atbildīgs? Labi, īstenībā tas nav svarīgi. Kāpēc es varu to visu stāstu? Tāpēc, ka strādājot labietis, strādājot ar pārtiku, man ir iemācījis sastrukturizēt, no kā vienmēr pārdošanā, ko es redzu uz no kā sastāv kafejnīca. Varbūt ne tieši tas backends, bet ja es eju uz kafejnīcu un es gribu zināt, ka tas labiešu alus tur plauktā iedarēsies, izskatīsies labi, man pirmais, uz ko es skatos, ir, kā izstāst tas plaukts. Tas plaukts ir smogs, no kā viņš sastāv, vai tur ir leduskapi, kādi ir leduskapi, kāds ir darbinieki, kāds ir apkalpojošais personāls, dažreiz tu pat tu aizēji tur neko nesakot. Dažreiz bija tā, ka nedod Dievs, tas ir dārgs alus. Tev ir reputācija, kas ir jāuztur. Tu nevari vienkārši tā kā iet ar to parasto haizivs attieksmi un mētāt to alu visu kaut kur. Jo nedod Dievs tie cilvēki, kas ieliks viņu plauktā, viņi nesapratīs paši, kas nemācēs prezentēt. Mums būs kaut kāds ražošanas defekts vai kas. Vai viņi ieliks viņu blakus halderim? Tas varbūt ir mazākais. Jo tas pat būtu krūti, jo tas maz nozīmē, ka viņš čisti būtu augsts. Jo kā mēs zinām, tikai lielajiem aliniekiem piedara leduskapi, tā būs lielā revolūcija, kad mazie sāks pirkt leduskapis. Kā tas būs? Tu nevar iedomāties, cik daudz labām precēm Latvijā tas bottlenecks ir, ka viņi nevar viņu pasniegt augstu. Un tāpēc vietas viņas neņem, tā kā kafejnīcas viņas neņem. Tev būtu labākā kombuča, bet Latvijā neviens pa viņu nezina, tāpēc, ka tev... Jo tu nevari nolikt tos leduskapis centos. Tu nevari nolikt tos leduskapis, tas ne, jo leduskapī esošajā tu nevari nolikt leduskapi fiziski, viņiem nav vietas vēl vienam leduskapim. Okay. Esošajā leduskapī ir 10 vietas, lai vieglāk reiķināt. Kas tur būs? 8 kolas produkcijas un 2 laimīgie. Kas būs tie laimīgie? Tā. Respektīvi, tas ir vienkārši lietas padarīts ritīgi sarežģīts. Anyways, un šitā te, kad tu saproti, kad ar to produktu, viņš ir jāčerišo, viņš ir jāucina, tu nevar vienkārši, jo viņi visi tie, un tas tagad saprotot īpaši ar aģentiem strādājot, šito noteikti griežam ārā, bet, kādi viņi ir tirliņi, tas ir pīsķets, viņiem vispār nekas neinteresē par mani vai par kaut ko, viņi atnāk, viņi mēģina atstāt superīgi pirmo iespaidu, nosviež cenu lapu, un es nekad pa viņiem neesmu dzirdējis vairs. Kāpēc tu gribi šo griezt ārā? Varbūt viņi iemācīsies kaut ko. Man ir tas sindroms, ka man liekas, ka es nedrīkstu teikt konstruktīvas lietas nevienam, vai pat nekonstruktīvas. Es nedrīkstu nevienam neko aizrādīt. Ok. Anyways. Lūk. Bet tev ir bizness, tā kā tu varētu viņam pateikt, jo tu ar viņu tērē naudu, un tā kā tu esi klients tajās attiecībās. Un tad, kad es aizēju pie tevis uz kafejnīcu, ja man atnāk free, kur ir augsti vai kaut kas tāds, tu taču sagaidītu, ka es tev pasaku. Jā. Katru reizi. Un tās ir otrādākas attiecības, kurās tu esi klients. Tu zini, jā, bet nē.
Latvijā ir tāda lieta, ko es esmu, no daudziem jau no viņiem es esmu runājis nesaistīti par citiem pārdevējiem, jo viņi jau, tā realitāte ir tāda, ka Latvijā vispār tā pārdošanas jauda ir ļoti limitēta, to es kā pārdevējs saku. Tā pārdošanas jauda ir ritīgi limitēta, un tādu vienkārši tādi haizi uz pārdevēju, viņi ir, nezinu, uz izķeršanu, un tā realitāte, ka pat ļoti daudz uzņēmumi, kuriem vajag fiziski daudz pārdevējs, kas nespēj samaksāt tādu attiecīgi pārdevēju algu, ko viņi dara, viņi jau rotē tikai pa tiem uzņēmumiem. Un tad pārdevējs, kas strādā uzņēmumā A, man var pastāstīt, kā bija strādāt uzņēmumā B, ar kuru es arī strādāju, un man tagad ir cits pārdevējs. Un jā, tas respektīvi, kāpēc to stāstu, tas ir citādāk nekā tava pieredze mundrumā, jo viņiem, laikam nav īstī laika. Viņiem ir šausmīgi daudz klientu. Bet laiks jau ir resurss, kurš tev rodas tad, ja tu vairāk pārdod. Respektīvi, ja tu vienam mundrumam pārdod vairāk, labi, mundrums... Acīm redzot, mundrumam nepārdod vairāk. Viņš pārdod varbūt mundrumam tik maz, ka tāpēc viņš man nerunā holy shit. Tas tik slikts klients. Ka tu gribi katrs 4 bunčas nopirkt. Nē, vairāk, bet viņi varbūt nesaprot. Bet, ok. Jā, rīkapojot šito te, kā atbildu uz tavu pirmo jautājumu, ir strādājot labietī, gan aiz lecs, gan pārdošanā, sirojot pa Latvijas un Baltijas, un valsts bija Nīderlandē un vēl citās valstīs, un sirojot pa amatālus vietām, quick side note, tu vari pateikt no galvas, kas ir divas skaistākās vietas kafejnīcas, divas skaistākās kafejnīcu, divas skaistākie kafejnīcu formāti, kuros tu ieej, un tu 100 punktu zini, ka tur būs smuki. Tur būs forši. Tā kā smuki un iekšā? Jā, ka iekšā būs smuki. Jā, jo tas pats ir tad visur, visā pasaulē es teiktu, ka tas ir vienādi, tas ir divas lietas, divi veidi. Labi, es nemāku uzdot to jautājumu, bet respektīvi tās ir kafijas grauzdātavas un amatāls bāri. Jā, par kafiju man bija skaidrs, tu man paprasīji, kur man liekas, ka ir skaisti. Man pirmā asociācija, es vēl nemācēju to aprakstīt, bet tā ir Itālija, tā kā tur kultūra kafijai. Yes. Jā, kafijotavs. Respektīvi, ja tev ir laba kafija, tad pie tevis būs smuki, un kaut kā ir tāpat, ja tev ir labi ali, pie tevis ir smuki, vai tu lej pats savu, ja tu lej savu alu, un tomēr alus gan tā ir zupa, tā ir pārtiks ražošana, un tas, kad tu lej savu zupu, tad tā kā virtuve tas būtu tikai vienkārši, tu ej pie labiešu Brijāna ielā, tur viņi, tā kā zini, te viņi zina, ko viņi dara, te es jūtos, te es par mani parūpēsies. Yes, lūk, un te es esmu redzējis, kā izskatās labas, sliktas, netik labas vietas, un tas izveido kaut kādu to zirneklīti, no kā sastāv kafejnīca, no kā sastāv vispār tā lieta. Un jā, un tu vienmēr domā par kaut kādiem aspektiem, kas labāk, kas sliktāk, un beigās tu viņus visus tur galvā muļā, un tagad tu saproti, ka tā nodarbošanās šobrīd nav. Tad tu, jā, un tad sanāk kopā divas lietas. Pirmā lieta, jā, šī te zināšanas par to tavu darbības sfēru, un otrs ir iespēja. Iespējas varbūt nenāk visiem, kas zina kaut ko par darbības sfērām, bet ja tev atnāk tā standarta biznesa iespēja, kas ir vieta, budžets, ideja. Un zīmols, yes, protams, pats svarīgākais, jā, zīmols. Vieta, budžets, zīmols. Ok, tagad pa vienam. Vieta. Jā, man māja. bet tur viņa bija? Tu vienkārši tur trāpījies pareizajā brīdī? Tur neviens nebija aizņēmis. Tur pirms tam bija kaut kas cits. Viņi bija ārā, bija tukšums. Tu saprati, ka vieta tev ir. Es kaut ko jaucu. Jā, tieši tā. Tas būtībā ir mans mājas, kur es dzīvoju pirmajā stāvā. Best. Un es arī esmu bijis pāris reizes Eiropā. Es esmu redzējis dažas Eiropas filmas vai amerikāņu Eiropas filmas. Un tad, kad ir saimnieks, viens no saimniekiem atnāk, kas te notiek? Ej, viss kārtībā, best. Jā. Best. Un tas ir tā kā no otrā vieta ir kaut ko, pirmā vieta ir tur, un tad otrā vieta kaut kur zemāk. Bet tas arī no tās iepriekšējās pieredzes baigi krūti, jo atkal divu posmu vieta. Pirmais posms ir šīs te pieredze apkalpojušā sfērā, kur tu sirojot pa tām vietām,
redzi, ka daudz labāk performē vietas, kurās menedžments ir tuvumā. Respektīvi, tev galvai ir jābūt turpat blakus. Jā, tu nevari to komjūtu, tā kā tur iekļaut. Ja tu esi, nezinu, no tālienes projām, tad, es tagad stāstu par pagātnes pieredzēm tikai, kad cilvēki, es satiekos ar kaut kādiem par aliņu atbildīgajiem, un viņas redz, ka viņi tur parādās tur reiz mēnesī no sērijas, tad, es viņiem stāstīt varu, ko es gribu par to alu, jo tad būs tāds aburtais cikls. Tie bārmeņi man sūtīs pie alus atbildīgā, kas ir uz vietas katru dienu salas atbildīgais, pieņems kaut kādus lēmumus un nebalstoties ne uz ko. Anyways, jā, ka tas ir, jā, ka tev jābūt ir, plakām. Tas nozīmē, tad sanāk, ka tu nevarēsi mundrumu vadīt no Dubajas. Yes, tas ir, tieši tā. Un tas būs ļoti liela daļa, kad mēs runāsim par to, kas tas ir, kas ir kafejnīca, kas ir jaunu uzņēmums kafejnīca, ka mēs runāsim, kas ir OG biznes, kas tev nav nekāds fucking es nezinu, kaut kāds tur subscription, kaut kādu revolucionāru aplikācijas ideju, vai es nezinu. Lūdzu, nenoliec man darbu. Tā, respektīvi, kas tā mākoņu stumdīšana pret honest work. Ok, vieta mājā, un tu vari būt blakus. Tieši tā, ka mājā tu vari būt blakus, un otrs, kas sakrīt ar tieši manu tā autentisko viesmīlības apkalpojušās sfēras izpratni, ka tas taču ir skaisti. Nekā skaistāka nav. Ir īpaši no menedžmenta puses un no klientu puses. Kas ir mani klienti? Man klienti ir mani kaimiņi. Kaut kādā mērā, vismaz, nezinu, segments. Daļa. Un tas laikam nāk tas jau ir pārāk romantiski. Tu šobrīd apraksti biznesu tādā, tā kā mums ir puķītas. Šķīstā formātā. Kāds viņš ir, Man patīk šī ideja tieši pirms, ka tas ir tā kā perfekti. Tas ir tas svētais grāls, ko tu meklē. Pirmavots, tas ar to viss sākās. Prostitūcija kaut kur vēl pirms tam ir bordeļi vai kaut kas tāds, bet šitas ir turpat blakus. Ok, tev ir vieta. Jā, ir vieta. Iespēja. Jā. Kapitāls, finanses. Jā, tur tieši sakrita, kad mēs abi ar manu biznesa pārnieku bijām absolvējuši Labieti. Jums tev diplomu? Tur Labietis dod diplomus. Labietis dod drausmīgi daudz ko. Un visvairāk viņš dod zināšanas un to par tik daudz ko par pārtiku, par produktu, par zīmolu, par komandu, par darbiniekiem, par kolēģiem, draugiem un darba kolēģiem. Jā, tā kā jūs gribi iemācīties OG biznesu, ej uz Labieti. Jā, bet atkal, tad mēs atgriezīsimies pie tām kafijas tēmām, tomēr galu galā, pārtiks, tā kā biznes, jā. Jā, pārtiks, jā, mēs nepretendēsim uz tiem mākoņiem. Jā. Bet jā, noteikti, Labietī, es domāju, daudz var iemācīties kaut tā, tāpat, lai lejot tālu. Tad jūs esat divi ar partneri? Jā. Jums ir kaut kāds piķis? Viņam ir, jā. Viņam ir piķis. Ok, un jūs tad varat izdomāt sākt savu kafejnīcu? Jā. Trešais. Kādu? Kā izskatīt, kādā krāsā būs? Man ir jautājums, kāpēc mums vajag vēl vienu kafejnīcu? Yes. Un tur, zin kā, es teiktu, ka tas ir tā ir vienkārši viena no pašām svarīgākajām lietām. Tik grūti galotniem vārdiem. Tik labs teikums sanāk, un tu vienkārši galotni nevar izdomāt, un tu runā tā kā atpalicis pēkšņi. Jā, zīmols, nenormāli svarīga lieta, un tev varbūt tur ideja, varbūt piķis, bet jopcik, popcik, ja tu nedod Dievs to laiku, patērēsi, uzbūvējot vēl vienu kafejnīcu. Tas būs ļoti smagi pazaudēts darbs. Jo tur vajag ielikt daudz darba. Gan no sākuma, gan tā laikā. Tad nepaliek viegli. Nav tā, ja? Jā, un te man ir nenormāli paveicies. Mums ir nenormāli paveicies, kad mana sieva, Linda, ir tik talantīga māksliniece. Viņa visu izdomāja. Kā izskatīsies, kāds būs nosaukums, kāds logo, kādas krāsas. Bet tas jau,
tas, cik daudz zinu par zīmolu, ir arī par sajūtu. Jā. Tas ir tas, ko tu iemācies, kur tu koriģē, kur tu tā kā pabīdi, pa labi, pa kreisi. Nu jo, tu jau tā lieta, tas arī, ko mākslinieki prasa. Viņi var izšaut tā kā līdz debesīm, bet viņi nevar, viņu vaibu tur nevar sataustīt. Jā, mans jautājums bija, kas ir vaibs? Tev ir vieta, tev ir iespēja uztaisīt vēl vienu kafejnīcu, un tu gribi uztaisīt īstu kafejnīcu. Kā ar vaibu. Jebkura kafejnīca sastāv no 3 daļām. Un tas ir tā kā tās interneta memes, tās 3 stūras ar tām 3 lietām. Un tās, kuras nevar savienot? Nevar viss 3, tu tikai 2, izvēlies 2. Un tās ir visas kafejnīcas. Un katra kafejnīca ir vai nu produkts, smuka vieta vai fantastiska uzņemšana, apkalpojušas personāls. Tad personāls, pats produkts, kas ir tas, produkts, ko tu ēd personāls, vieta. Vai lokācija? Pat ne lokācija, bet tiešām vieta. Tā kā interjers. Lētajā izpratnē, piemēram, dažreiz tev ir tā, ka tu esi tik izlepis, dažreiz ir tā, ka tu ieej vietā, kur ir tikai IKEA krēsli un galdi. Tu vienkārši nespēji novērt, tev noliks garšīgāko lietu pretī, un tu nespēji viņu izbaudīt, vai arī tu negribēsi tur atgriezties, jo tev ir tāda sajūta, ka tas nav tā vērts. Es te atnākšu, tāpēc, ka es ļoti gribu ēst. Lauvas namā. Piemēram, jā, ļoti labi. Es esmu tur vakarā, naktī gājis, jo man gribas ēst, un citur nedod. Jā, un attiecīgi šajā gadījumā Munrumam tā pievienotā vērtība, kas tā vēl viena kafejnīca, kad pēc tā nav vēl viena kafejnīca, tas ir tieši tas personāls, kas visbiežāk trūkst. Man bija skaidrs pašam, kā personāla paraugu demonstrējumam. Es vienkārši zināju, kādam tev ir jābūt aiz letes, ko tu gribi, kāpēc tu gribi, lai pie tevis atnāk, ko tu gribi nodot tam cilvēkam. Es gribu viņam parādīt, cik nenormāli priecīgs es esmu, ka viņš ir atnācis. Un es gribu, lai mans katrs kolēģis spēj to nodot. Kā tu pieņemši tādus cilvēkus? Jo būsim reāli biznesā, lai kaut ko padarīt vairāk nekā tu pats vari izdarīt, tev vajag pieņemt cilvēkus. Un tad tur ir tās 2 skolas, tev ir jāpieņem tie cilvēki, kas var izdarīt tikpat labi vai labāk nekā tu, bet viņi nevar būt tādi paši kā tu. Jā, neminēšu lietas, kas man nesanāk šajā tēmā, bet... Kas nesanāk? Sāksim ar to, kas nesanāk. Bet tas, kas sanāk, ir... tur ļoti, ļoti atkal jāmin ir labiešu skola, ko labietim bija ļoti labs darba intervijas. Vienam no priekšnieks, kurš pieņēma darbā cilvēkus, viņam ļoti labi viņi sanāca. Ļoti laba tāda struktūra bija, lai gan pilnīgs, kā to sauc, improvizēšana. Respektīvi. Jā, tas man lika vienmēr aizdomāties, darba intervija man vienmēr liek aizdomāties, ka tas ir tas veids, kā atstāja pirmo iespaidu un it īpaši aiz letes strādājot. Es meklēju pirmo iespaidu. Jā, un es ticēju, ka Mundrumu veidojot, esot patiesi tai videi, tai telpai, tam produktam, ko es būvēju, ka mēs... Vienkārši sajies? Kad atnāks tie cilvēki. Sajies. Un īstenībā pirmais, kas man bija tāda ļoti, ļoti strikta vadlīnija, ir adrese. Ka viņam jādzīvo tūmā. Jā, obligāti. Un es to pat nesen dzirdēju kaut kādā rītīgi stilīgā podkastā, kaut kādā Diary of CEO vai kaut kādā tādā. Tu domā tā kā šitajā? Jā. Kur ķipa, nākotnē tur daudz lietas mainīsies, mēs mūsu kārtējo 10,000 reizi mūsu uztver par cilvēku smadzenēm mainīsies, bet tas, kas paliks, tas, ka tie, kas dzīvo vistuvāk darbam, ir vislaimīgākie. Konkrēti kontekstā par to, kā mainās cilvēku attiecības ar darbu un nezinu, kā kļūt laimīgākam un kaut kas. Tā kā commute uz darbu nestrādā. Punkts. Tas ir depresīvi braukt mašīnā. Es ceru, ka visam, kas klausās mašīnā, mēs palīdzam. Bet tad tu gribi cilvēku, kurš aiz letes ir tās, kurš ienāk un sagaida. Jā. Tad tu gribi, lai viņš dzīvo tuvu. Jā. Un tu tici, ka ar Mundrumā brendu un zīmolu tur viss sajies. Tā kā
mundruma brands un zīmols piesaistīs to cilvēku, kuru tu meklē. Jā, tieši tā. Tieši tā mundruma brands un zīmols kopā ar to darba interviju piesaistīs kopā ar to piesaistīs to cilvēku no rādījusa, kur mēs meklējam. Okay. Un mums sanāca. Šautauts Āncei, Āns, numur 1, labākais darbinieks ever. OG. Āns, OG. Tā kā, lai kur tu šito klausītos. Tu esi vislabākā. Paldies tev. Jā, un atnāca pirmais darbinieks Āns, un viņa bija izcila. Viss, okay. Viņai nebija nekāda apkalpojušās vairs pieredze. Viss, kas notika, tika iemācīts. Un viss sanāca. Ok. Nu labi. Man 2 jautājumi vēl par darbiniekiem. Pieņemsim, ka atnāk ideālais. No 2 lietas tev viņam ir jāmaksā. Pirmais, un tad viņam ir jāgrib pie tevis strādāt. Tev ir, tu saki, tev ir kaut kāds labs interviju piemērs, bet tad, kad tev viņš atnāk uz interviju, cik daudz tu viņam mēģini pārdot mundrumu, un cik daudz tu domā par to, ka tev ir jānovērtē, vai viņš tev labs darbinieks? Ļoti labs jautājums. Es vispār nemēģinu pārdot mundrumu. Ok. Vispār. Tev vienkārši jāsaprot, vai viņš dara. Jā. Ok. Yes. Tas ir tas vibe checks. Jā, pilnībā. Un zin kā, un tas strādā. Un viss strādā. Mums, piemēram, rekur tagad 2. Cik tev ir darbinieki? Atskaitot mani un biznesa partneri, mēs esam ir 2 frontendā, 2 backendā. Tad kopā 6, no kuriem 4 algoti. Jā. Okay. Nu, nē, mēs esam visi 6 algoti, bet... Jā. Jā, un 2 priekšā, 2 aizmugurē, un rekur, un tas viss, un tā šitā formula strādā. Ja, piemēram, rekur, mūsu Valters, jaunākais... Viens, pat vēl Ester parādījās, bet jā, Valča jaunākais darbinieks arī dzīvo 3 mājas tālāk, un viņš nāca uz mundrumu gadu. Un es pat nezināju, ka viņš strādās te, bet viņš nāca, viņš pats sēdēja, tā kā this is nice. Ok, un tad viņš izdomāja nākt te strādāt. Jā, un tad es loģiski uztaisu to šautot loģisko postu, hashtag te ir darbs, meklējam tur. Hashtag meklējam. Bet Facebookā tu vai kur? Facebook, no sākuma es biju tikai sociāli, bet sapratu, ka vajag to SS, lai klāt. Un fun fact, es pilnīgi, ja jūs meklējat SSā. Tu esi atradis kādu darbinieku SSā? Jā, es esmu. Ok, jo man likās, ka šobrīd sociāli strādā daudz labāk nekā SS īpaši uz darba meklēšanu. Zin kā, laikam pēc profesijas atkarīgs. Ok. Pavārus. Pavārus varat dabūt SSā. Jā, labāk. Okay. Jā, bet pa tiem darbiniekiem pabeidzot, un rekur tā formula strādā, kad rekur Valters dzīvo 3 mājas tālāk, viņš ir ar mundrumu, viņš ir iepazinies pats. Man izrādās, viņš var atnākt uz darba interviju, un man viņam nav jāstāst, kas ir mundrums. Viņš zina, kas ir mundrums. Es tik noprecizēju tās darba lietas, un kā viņš pats pateica, ka viņam patīk strādāt mundrumā, tāpēc, kad atgādina viņam viņa mīļāko darba vietu, kas viņam bija pirms kaut kādiem 10 gadiem, arī kafena Ventspilī kaut kādu. Viņš no Ventspils. Man 2 no Ventspils. 2 no Ventspils? Es nezināju, kur ir Ventspils, johaidī. Viņam vienā vietā ir strādājuši? Viņi pazīst, viens otru Valters atved Esteru. Ok, viņa arī tajā kafenē ir strādājusi? Nē, ko? Nē. Bet es domāju, varbūt tur ir vēl viena tāda kafena, kā, varbūt labietis, kur tā kā audzina viņas. Nē. Un tad tev viņam alimenti jāmaksā. Un, šis, kad nav jāpārdod, jā. Un Ester arī. Ester dzīvo arī 3 mājas tālāk, bet uz otru pusi. Okay. Un vienkārši satriecošs cilvēks. Un kas, ko es gribēju vēl pie šīs tēmas pieminēt, svarīgi, kādos darbiniekus, kādos cilvēkus atrast, kāpēc tu prasīji, kāpēc lai viņš strādā pie tevis, kaut ko tādu. Jā, mans jautājums ir, ko tu, labi, tu viņu atrodi, tad viņš tur sāk strādāt, un ir, tajā brīdī manā galvā sākas pulkstenis, kurā cilvēkam varētu gribēties kaut ko vēl dzīvi, vai viņam gribas karjerā kaut ko sasniegt, iespējams. Man darbā droši vien, ka ir lielākā daļa cilvēku sagaidīs, tāpēc gada man vēl varētu būt kaut kāds, lielāks izaicinājums, pēc pusotra varbūt lielāka alga, un tur vai mēs augsim, vai, tu tā kā
kafejnīcā, nu, tur esi tajā vietā, kur tu esi, tur ir tā kā, un tu man pats teici pirms, man liekas, 3 nedēļām, nu, tur nav karjeras. Kafejnīcā ir viena izaugsmas vieta, kafejnīcas vadītājs. Jā. Un tas, ja tu esi tā kā arī līdz kaulam iekšā tajā visā, nu, tev, ja viss notiek, būs vēl viena kafejnīca. Jā. Un tad pie nosacījuma, ja tu galu galā šim piedzīvojumam izejot cauri un actually kļūstot par šo vadītāju, arī saprot, ka hei, man arī patīk šitā viesmīlība, šitā apkalpa, man arī patīk un var nopelnīt un viss kārtībā, nu tā kā might as well, tad nu, es ticu, ka neizbēgam būs vēl kafejnīcas. Jā. Un bez mazveitu tur strādā, tu vari vaļā savējo. Tu vari vaļā tam ir jābūt tavam sapnītim. Un to arī labietī iemācīja, ka tā pēctecība ir drausmīgi svarīga lieta. Un ja, tas, ka viņas nav, nenozīmē, ka tu esi atbrīvots no šī pienākuma. Okay. Tas nozīmē, ka pie tevis atnāk tur darbinieks. Ja viņš sapņo atvērt savu kafejnīcu, tas ir vēl viens bonusiņš tā kā tajā sarakstā. Un tu būtu laimīgs, ja viņš tur pēc pāris gadiem izdomātu, es arī esmu gatavs, es tagad gribu. Nu jā, tieši tā, ka tas ir... Nu, jo Latvijā trūkst tāda veida izkalti cilvēki. Tā jau mums ir... Nu, es piedaru pie šitās cheesy cilvēku grupas, kas uzskata, ka visi latvieši ir ritīgi grampi, ritīgi īgni un pukst visu laiku un nesmaida. Daļēji es esmu tāds pats, bet man tas riebjās līdz kaulam, jo ir īpaši, ka es esmu redzējis, ka tā var nebūt vienā tāda vai citāda iemesla dēļ. Mums trūkst tādu cilvēku. Es arī, uzņemot cilvēkus mundrumā, es redzu, cik ļoti es ietekmēju cilvēku dienu ar šito te, nezinu, Disney cienīgu attieksmi, kur tu vienkārši, viss notiek, paldies, ka tu atnāc, ko tu gribi, es tev pastāstīšu par jaunākajām tur Latvijas limonādēm, tu šodien gribēji burgeru apēst, mums ir baigi labais, tur tev šodien tieši cheat day, ka tas tā viss ir pieredze, tas engagements. Jo galu galā, ja zin kā, tas kaut kā arī, nezinu, nomainīt tēmu laikam, bet ka tas noved pie tā, ka galu galā cilvēks dzerais, viņš aizvien mazāk tērē naudu ārpus mājām. Tu daudz labāk sakrāji tur nākamajai videokartē vai kaut kam tādam. Bet tas nemaina faktu, ka katrs aliņš, katra kafija, katra maltīte ārpus mājas, tu gribi, lai viņa ir īpaša. Jā. Un to īpašumu var sagādāt labu pieredzi tajā vietā. Par tiem darbiniekiem, jā, kas tur vēl bija svarīgi pieminēt. Kā viņas tad kā mēs aizrunājāmies. Bet es pateikšu, ko es no tevis dzirdēju par darbiniekiem. Un tas ir kaut kas būtiski citādāks nekā tas, ko tu man stāstīji pirms pāris nedēļām, ka tur nav, jo tie ir tev vārdi, te nav karjeras. Bet no vietas, kur es skatos, tur ir diezgan skaidra karjeras izaugsme. Tu atnāksi šeit, tu minēji, Ants atnāca bez pieredzes. Un tad tu strādās šajā kafejnīcā, es te esmu kā atbalsta sistēma, es te būšu, tu tur būsi. Un ja tu gribi būt ļoti labs šajā viesmīlības lietā, pāris gadu laikā tu tāds kļūsi. Tā kā tas ir tavs solījums, un man liekas, ka tas pietiekoši būtiski, jebkuram cilvēkam, kurš atnāk uz darbu, ka viņam jau dažreiz, nevienmēr nauda ir vienīgais motivators. Saprotu, ko es saku? Atbalsta sistēma un vieta, kur augt, jau ir ļoti daudz. Es droši vien varu nosaukt ļoti daudz liels uzņēmums, kuri nepiedāvā 2 vietas, kas ir drošība un vide, kur augt, un atbalsta sistēma. Tas gan vispār. Un redzam, tā ir tā man problēma. Es nenovērtēju pats tādas lietas. Es iztērēšu pusi no savas dienas enerģijas tikai, lai saviem mīļajiem iemācītu visu, ko es zinu šai pasaulē. Un tas tā kā, tu dabū savus darba pienākumus un vēl street smarts, tā kā visu pa virs, ko tu zini par to, kā pārdot. Tā kā tas, ka es esmu viesmīls, es nenozīmē, ka es nemāku pārdošanas teoriju kaut kādā veidā. Nekad neatstāju tā kā no loose ends cilvēks tev, pieņemsim, cilvēks tev atnāk un pasaka, ka viņš grib, viņam interesē 20 cilvēku bankets kaut kad,
kā jums tas strādā, kāda ir tava atbilde? Tu nezini, tu nekad neesi šim trenēts, tu nezini, kā ir mums ar 20 cilvēku banketiem. Ko nozīmē 20 cilvēku bankets? Tas ir tā, ka te visi pilni, vai, tā kā, ja tu nereiz neesi redzējis, cik daudz ir 20 cilvēku mundrumā, tu droši vien neiedomājies uzreiz, cik ir 20 cilvēku mundrumā. Un tev ir pilnīgi, un pat cik tas ir cilvēcisks amats, cilvēcisks darbs, tu ļoti tikpat droši var pateikt, mums nav tāda. Tā kā, nē, te pārāk maz vietas. Jā. Un nedod Dievs, ir īpaši ļoti daudz cilvēku ir strādājuši tikai šausmīgi lielos uzņēmumos, kuriem ir vienalga par šādiem notikumiem, ka viņi aiziet projām. Mums tas ir, mēs viņus katru mums vajag. Viņš varbūt nezin, kā atbildēt, bet viņš jau ir iemācījies no manis to pārdošanas teoriju, kad tu neatstāji neko viņu pārvaldībā, tu palūdz numuru, pasaki jums piezvanīs, pārdevējs, un vienkārši jūs nonāksiet līdz galapunktam. Jā, jūs izvedīs cauri šim drūlajam mežam, jūs būsiet otrā galā, jums būs jūsu pasākums, viss kārtībā. Jā. Un to tu viņiem esi iemācījis? Vēl procesā. Ok, bet, un virtuve tur tu neesi strādājis? Neesmu, bet man ļoti patīk. Es saprotu, ka tev patīk, bet tā kā tev ir, tos arī tu tā apčubini. Viņiem tu nevari iemācīt, droši vien, ka vari pārdošana kaut kādā veidā, viņus dažreiz redz, bet viņiem svarīgi ir arī kā sagriezt, kā vārīt, kā cept, kā receptes, viss pārējais. Es viņiem varu iemācīt tikai vienu lietu, un man vienmēr ir šajā visā posmā kremtis, ka viņi nav mani tiešie bērni, okay. kā frontends. Bet es viņiem pieeju ar tieši tāda paša līmeņa, entuziasma līmeņa mācībām, varbūt par kaut ko pilnīgi citu un nesaistītu. Piemēram, numur 1 lieta esot, ka tie cilvēki, kas nāk, viņi nāk pie pavāru ēdienu, pēc pavāru ēdienu. Mundrums ir tā. Agate, tā ir tā Evija, tā ir tā Anna, kas taisa tos ēdienus. Un zināt, kad tu strādā, varbūt tās ilgāku laika periodu, kafejnīcas vienā pusē, kur tu esi viens pats vai divatā, un jūs nezināt, kas tur notiek kas tur priekšpusē notiek cilvēkiem, vienkārši the time of their life, un tas viss viņiem ir sagādāts, to kafiju uztaisīja frontends, bet šķīvja, bet galda lielāko kvadrātcentimetru ir noklājuši tie ēdieni, ko ir pagatavojis backends, kas viņiem visu laiku atgādina un māca, ka, hei, jūs tie esat, tā kā jūs atceraties, ka cilvēki nāk pēc jūsu saldumiem, viņi nāk pēc viņi nāk pēc Annas brokašķīvu, viņi nāk pēc Agats ruletes. Bet lielajos restorānos, tur ir tas šefpavārs, kurš dažreiz tur, izies tur apskatīties, kā iet viņa tam, es esmu redzējis 2 amerikāņu seriālus, tāpēc es tagad zinu visu. Viņš tur iziet, apskatās, un viņš jūtas tā kā rūpi to visu, un viņš to tā pārredz. Es nezinu, tā kā dažreiz viņus ierauga, es viņiem pasaku, un tad viņi ir priecīgi, bet viņi tā kā nenāk bieži ārā un skatīties, kā es ēdu. Tāpēc, ka viņi ir aizņemti ļoti. Arī fakts, droši viņi tur kapā. Un tad jau, zinām, ka tev ir cits darba settings, un tad vēl jau grūtāk ir atrast laiku vai veidu, kad kaut ko pamācīt, iemācīt, suportot. Bet es ticu, ka mundrums 50% ir tā mana attieksme pret viņiem. Kad es viņiem katru dienu saku acīs, par katru otro dienu, tas būtu creepy, pie katras iespējas saku, cik man viņi ir svarīgi. Un kad paldies, ka jūs esat. Ok, bet, un tad ir tā katru otrā diena, kurā tu neesi uziet. Vienmēr. Plus mīnus. Jā. Un viņiem pietiek, viņi tur uzlādējas, un tad viņi Tu es arī redzu pēc komunikācijas. Zini, kā tev ir tas, ir tās pasīvās un ir pasīvā komunikācija, aktīvā komunikācija. Un man frontends visu laiku sūta kaut kāds, es iedomājos šitā, mēs varētu darīt šitā. Man tagad nav cilvēki, es tur patīrīju logus, es kaut kas. Respektīvi, viņi ir proaktīvi un līdz ar to tu redzi, ka, tu esi jau spējis enablot kaut kādu aktivitāti viņos, kur viņi paši grib izrādīt iniciatīvu. It īpaši šī biznesa nenormālākajā nišā, kur mums nav vienmērība, mēs reāli dzīvojam.
šitā te. Mhm. Un, piemēram, tas ir organisms. Tas biznesa formāts ir dzīvs organisms. Viņš elpo un kustās kā dzīvs organisms. Tāpat ir tavi ienākumu, zaudējumu un viss pārējais tēriņi un fucking tā kā pat kā laikapstākļi. Un jā, ir tā kā mēs nu pat runājām, un tad, piemēram, ir kaut kā, es zinu, 3 dienas ir bijuši ritīgi daudz cilvēki. Es neko no viņiem negaidu. Es zinu, ka viņam ir maiņa, bet lai viņš atpūšās. Man pohuj, tā kā nav svarīgi, lai ka viņš katru savu sekundi izmantos. Tā kaut kā, tas tāds organiska komunikācija. Ok, tad tev ir tava komanda, bet tu iepriekš minēji arī, ka tur ir daļa no visa ir arī tie kaimiņi, jeb kas nāk pie tevis. Tur droši vien, manā galvā tas ir, ka tev ir kaut kāds stabils pūls ar cilvēkiem, kuriem ir uzdevums, kā ik pa laikam atnākt, vai vēlme, no mūsu puses vēlme, vai man tas ir uzdevums, man gribās atnākt tur reizi nedēļā. Un, es esmu ar tevi arī iepriekš runājis, Mundrums ir daļa no Grīziņkalna, un Grīziņkalns ir daļa no Mundruma. Es pajautāšu tā grūti, lai tev ilgāk jāatbild, bet kurš no kura iegūst vairāk? Mundrums no Grīziņkalna vai Grīziņkalns no Mundruma? Viennozīmīgi Grīziņkalns no Mundruma. Obvī. Vienkārši vienos vārtos. Nē, tas mēs varam sākt no obvī puses, ka on top of my head, ja Mundrumam ir 3 klientu grupas, 4 tīri, lai kaut kādu izslēgu. Kas ir 4? Citi un vēl 3. Jā. Tas nav komercnoslēpums, tā kā tas normāli runāt par tādām lietām? Jā. Ok. Noteikti ir pirmais tie lokālie, otrais ir getiņš, apmeklētāji, pēc īsāk māmas un tēti viņu. Un trešais brokastotāji, kas meklē brokastis ārpus mājas. Ne, cilvēki, kas meklē brokastis ārpus mājas. Okay. Tie ir gan rīdzinieki, ne no Brasas, Grīziņkalna vai Avotiem, bet arī no fucking klusā centra, no Bolderājas, kas vienkārši viņi pamostās, viņi grib gatavot, viņi ieraksta #breakfast, un kur viņi tagad brauc. Ok, tad sākam ar brokastotājiem. Tad no visas Rīgas un citi. Un ne tikai brauc brokastot uz Mundrumu. Jā. Tā mums nav ir... citur? Kas? Nav citur? Kur pājas brokastus? Zingā, mums... Grīziņā es zinu, ka toč nav. Zingā, tas ir vairāk ar to, ka nav tik daudz tās vietas. Jā, tas ir mans jautājums. Mums vienkārši nav brokastu vietu. Tāpēc brauc vai... Man šķiet, ka jā. Jo brokasts vienmēr ir bijis. Man mīļākā ēdienreize. Es atceros, kad pirms Mundruma, kad vēl bija laiks, mēs ar sievu arī ik pa laikam meklējām, kur aiziet brokastīs. Tas 3 vietas bija. Svētdienās pirms Mundruma mēs ar sievu, ja vēlās, tad Lapsas mājā tur bija, man liekas, ka līdz 2 dienām vai kaut kā tā. Un tad pārējās beidzās tur ap 12. bija agri jāceļās. Jā, zin kā, respektīvi, ka nav tā, lai cik daudz, tāpat nav tik daudz, kas varētu piepildīt tavu vēlmi ēst ārpus mājas. Tu izrotēsi cauri. Tu izrotēsi cauri vienreiz, otrreiz, un tad tu varbūt pirms tu dari 3. apli, tu aizies 5 reizes uz vienu vietu, kas tev ritīgi patīk. Anyways, tas scales ir tik mazs, bet tai pašā laikā katrai vietai viņš ir tik nozīmīgs, kā tas ir fenomenāli, kā mēs tās sestdienās, svētdienās uzņemam tos brokastotājus. Zināt, visas dienas brokasts ir svēts koncepts, kas man ļoti patīk. Es viņu noskatījos no tā American Diner experience. Man kaut kā ļoti patīk tas fakts, ka tu dabū, varbūt tas brutālisms, kas manī no labieša ir palicis, bet man drausmīgi patīk, ka tu dabū to, ko tu pasūtīji. Tu gribi pupiņas, tu dabūji pupiņas, tā viņas ir nothing fancy about it. Tu gribēji vistu, viņa būs uzcepta, uzlikt tev šķīvi, viņa nebūs izdekorēta ar kaut ko un vēl 2 eiro piemest klāt par to cenu. Un manuprāt, tas daudziem, it īpaši Latvijā ar mūsu ekonomisko situāciju, vispār to, kā mēs skatāmies uz lietām, vērtību, piešķiram ēdienam,
Daudziem viņi tā pastāst, pieņemsim, un tas ir atkal uz to auditoriju, tev tur ir tās bildes, skaistās sievas uzņemtās, viss, viņi tā, jā, es šito gribu, viņi redz, ka tu vienkārši tas ir rough and rugged, tas brokas šķīvis. Es nezinu, tā kā moška, tev liekas, ka tavs brokas šķīvis neizskatās the most fancy? Noteikti. Es pat pārliecināts, es dažreiz viņas gribu, lai viņi ir maksimāli neglīti. Ok. Nē, varbūt nesaņemot, bet bildē. Jā. Okay. Ja mēs cik daudz, ko tu pamosties tur, es gribu brokas, es negribu gatavot, pasūtam, ko tu gribi? Es nezinu, bet es gribētu tā kā vismaz 3 no šīm 5 lietām. Mundrumā tu vari viņas dabūt, tā kā atsevišķi un salikt uz savu šķīvi. Respektīvi, brokas šķīvis ir episks, jo viņš var būt visas un neviena lieta, ko tu gribi. Ok, jo no mana viedokļa es pastos uz to, ko es ēdu, un man liekas, ka tur viss tik skaisti, jo tur tieši tās lietas, ko es gribu. Un es nekad nebiju iedomājies, ka droši vien no ēdiena estētikas viedokļa no Instagramā viņš nav tā kā pati burvīgākā lieta. No otras puses, viņš arī ļoti skaists, tev neko citu nevajag, tur kafiju noliec blakus un perfekts brokas. Tāpēc, ka tu esi Latvijas, tas mums svarīgi ir tas praktiskums, ka tu redzi, ka tev nebūs jārokās cauri kaut kam izdēļotam, ka tu, pat kāds ir pisies un čakarējies un kaut ko sabūvējis, un dēļ tā viņš tev 5 minūtes ir ilgāk taisījis to ēdienu, lai tu vienkārši ar vienu nažu dūrienu to visu izjaukt. Tas ir brokastis. Brokastīm kaut kādā veidā ir jābūt produktīvām, un kas noteikti arī ir svarīgi. Tur mēs atgriezīsimies noteikti tajā, kad runāsim par tiem centriem vietējiem, kad tas ir svarīgi, cilvēki negrib, tas ir svarīgs cilvēkiem satiekoties ar saviem draugiem no rīta. Neviens vairs netiekās. Tas var arī neviens, bet tas nav vairs tik aktuāli tur satikties ar draugiem vakarā pie aliņa. Tu daudz, labāk viņiem atvērt savu brokastu laiku, kas ir tikpat svēts, un tev ir svarīgi to, kamēr jūs tiekaties, jums ir svarīgs cits. Viens, tas otrs cilvēks svarīgs, un tad tev vienalga, kas tev tur šķīvi ir, tu gribi ēst. Tu izsalcis, un tev vajag ēst strukturēt, tev viss ir salikts pa vietām. Bet, lai tu zini, ko tu ēdi. Jā, bet atgriežoties pie tām mērķa auditorijām un viss tā, brokastotāji. Man ir vēl viens jautājums, ko es gribu iestarpināt šajā visā pa vidu. Jo tu iepriekš runāji par to aliņu, un tagad tu saki, ka ir cilvēki, kas nāk uz brokastīm. Jā. Un ja tu man būtu jautājis pirms mundruma, tad es nesaprastu, kā kafejnīca iet kopā brokastu alus vieta. Ko tiešām? Tiešām? Tā kā pilnībā. Tavs default, tava noklusējuma izvēle iepriekš nebija flat whites un aliņš? Nē. Tas tev tik organiski piestāv? Nē, es domāju, ka pirms es sāku ēst mundrumā, pie brokastīm aliņu biju dzēris gadījumos, kad es iepriekšējā dienā esmu ļoti tusējis. Tā, ka ļoti. Jā, ka tā pasaka skaļi izklausās, tā tas arī ir. Jā, bet tur atkal ir tā amatālus milzīgi plašās iespējas. Saprot, alus ir nevainīgs. Alus ir drausmīgi nevainīgs. Pastāsti plašāk. Ja tu pasties alu, tīpaši kraftalu uz, īstenībā šajā gadījumā arī visu alu, alus uz tā alkohola sātana piedestāla ir visnevainīgākais, jo viņam ir vismazāk grādi pret vislielāko tilpumu. Tas nozīmē, ko tas nozīmē? To, ka tev ir dzerot viņu paiet visilgākais laiks pārdomāt savus lēmumus. Vajag vēl vienu. Tomēr daudz šķidrums un tas, un tā tālāk, respektīvi, viņš ļoti palīdz tev kontrolēt tavu tempu, intoxication. Jā, tas ir viens, un otrs, tagad, kad tās garšas ir tik nenormāli dažādas, tad tas jau kļūst par piedzīvojumu, jo latvietim, tas laikam ir tiešām, es negribu to tā nozākāt, bet tas ir jāmin kā latviešu kaut kāda esence. Zin kā, augsts un burbuļojošs dzēriens manā galvā ir 1 līdz limonāde un alus zem 5 grādiem. Tas ir, kamēr tas ir viens. Ja? Un ļoti svarīgi ir, jo tīpaši mūsdienu cilvēkiem, kuriem ir jopcik, popcik iespēja sevi savākt
Viņiem ir disciplīna pār sevi, respektīvi, kontrola pār sevi. Tu neaizderies tajās brokastīs. Nu jā, bet tu padomā, cik agrāk tas bija. Tu noteikti arī esi dzirdējis tos stāstus, kur... Es redzēju. Baigi labs cilvēks, bet tā kā viņš dzer, tad viņš nevar apstāties. Jā. Un tas pat ir aizgājis tik tālu, piemēram, kur cilvēkam nav problēmas ar alkoholu, bet piemēram, visa ģimene ir tur tādu, viņš dzer. Tā tad viņš ir. Jā. Bet es noteikti šo neataisnoju uz lielāko daļu alkoholiskiem dzērieniem vai lietošanas paradumiem, bet alus ir vismierīgākais. Un es tam ticu no visas sirds. It īpaši gan tāpēc, kad ir tie ali, kas man ir redzami, kuri ir garšīgi un forši un interesanti, viņas ir interesanti viņas izdzert vienus, gan tie cilvēki, kas viņus dzer. Okay. Tie ir cilvēki, kas ir tik nenormāli savākti. Viņi ir kruti cilvēki. Respektīvi, tu gribi teikt, ka brokastīs vēl neviens nav piedzēries. Jā, tieši tā, precīzi. Es teiktu, ka pie katras, es nezinu, piemēram, tā, lai, nezinu, kaut cik realistiski, pie katrām sastāja, līdz viena brokastis no 10 būs ar aliņu. Okay. Un tas ir daudz jau, es teiktu pietiekam daudz. Un neviens nav pienācis ar to. Vēl vienu. Ok, šito izrunājam. Vēl 2 auditorijas. Jā, bet tieši tā. Par tām auditorijām, un tas ir, un esot, kāpēc atkal Grīziņkalns, kāpēc Grīziņkalns iegūst no mums, tas, tu noteikti esi ievērojis, ka Grīziņkalns ir fenomenāla vieta. Nerunājot par mūsu pilsonisko līdzdalību un aktivitāti vispārējo, ja tu pasties kartē vai vismaz tajā ceļā, satiksmes vispār robežās, atskaitot Pērnavas ielu, kas vienkārši ir tāda milzīga maģistrāla, tu īsti Grīziņkalnā nevar iemaldīties. Tu nevar viņā tā, attapties pēkšņi. Tallinas iela? Jā, bet man liekas, ka viņa ir tik arī saspiesta, sagūzmēta, ka tur no Tallinas ielas tu neradīji priekšstatu par Grīziņkalnu. Okay. Teiksim tā. Bet Mundrums ar šīm visdienas brokastīm, kas pievilina cilvēks no visas Rīgas un vēl svarīgāk, manuprāt, vienkārši tāpēc, ka man ārzemes ir tuvāks. Apkārt ir ļoti daudz Airbnb. Okay. Un tie, numur 1 brokastotāji. Airbnb, jo viņiem nav kur paēst, jo viņi arī netaisīs. Viņi fucking atvaļinājumā. Viņi fakts. Pamostās, viņiem ir pirmais Google kafija, coffee near me vai breakfast near me. Bum, Mundrums. Un tur viss labi, tur un tas Grīziņkalns dod, un Grīziņkalns iegūst. Un atkal, tas ir tas, tas savienojot šo ar to tēmu par to pievienoto vērtību kafejnīcu, ko es runāju iepriekš, ko es sniedzu saviem klientiem, ko mēs sniedzam klientiem, mēs cildinam Grīziņkalnu. Viņi atnāk, un viņi atbrauc no Bolderājas, no klusā centra. Kur mēs esam? Kas notiek? Es saku, jūs paēdiet un jūs apiet apkārt parkam. Parkam ir 25 fucking metru augstums centrā. Uzkāpiet, tas ir tā augstākā vieta, nezinu, austrumu. Tur viss kaut ko var redzēt, jā. Un tad vēl tu vari, un man interesē, tu zini to stāstu, kad agrāk tur bija tas paviljons, agrāk tur parka apakšā bija tur pasākumi parastajiem cilvēkiem, ka tur parka centrā augšā bija jau tur visiem šikajiem cilvēkiem. Ka tas parks ir dzīvs, un parks ir tā ir nenormāli svarīga vieta. Katra cilvēka dzīvē. Un ja tu vari, tas pievienotā vērtība paēst brokastus un iziet pastaigāties pa parku. Tas vislabāk. Tu uzreiz jūties labāk, var teikt no pieredzes. Ok, tas skaidrs, ko jūs iedodat. Tā kā te atbrauc cilvēki, ir kaut kāds lokālais turisms, ko mēs neuzskaitam, tad ir ārzemju turisms, ko mēs uzskaitam. Un tie cilvēki, un zini, cik cilvēki nezina ārzemju? Es to first hand zinu, es ļoti daudz strādājis ar, vai bijis kontaktā ar ārzemju cilvēkiem, un numur 1 lieta, ko viņi grib, ir informācija. Okay. Un Dievs pasarg to dienu, kad es būšu apkopojis visu informāciju, ko es zinu, uz kaut kādā pārskatāmā formātā, lai es nedzesētu muti, velti katru reizi, katram cilvēkam, kur es ielieku līdz kaulam. Viņam prasa, paldies, ka tu atnāci. Tev ir kāds jautājums? Es zinu visu. Ko tu gribi uzzināt? Jā, parkings ir pa brīvu? Jā, sestdienās līdz tikiem svētdienās pa brīvu, vispārējās dienas nokučā mobilī. Kāds nākamais jautājums? Es gribu atbraukt uz Jūrmalu, ir vērts? Ja tev patīk arhitektūra, jā, ja tagad šodien ir sūdīga diena, nē. Ok, tad tu esi vēl arī gids. 100%. Kur iet paēst? Šeit. Tagad tu paēdzi šeit, kur iet paēst? Tur. Ko padzerties?
Kas tev garšo? Alus? Reku tev alfabētiskā secībā vietas, kur iet padzert alu. Ok. Nu labi, un trešā grupa, tie vietējie? Jā, geto. Jā, geto. Jā. Geto nav īsti mūsu mērķautori, un viņi tur paši savā sulā vārās, runājot tieši par bērniem un visiem sportistiem. Sportistiem runājot, tu pats svarīgi par tiem brokastu aliem. Vissvarīgāko lietu neaģitēju. Ok. Rītīgs game changers bezalkoholiski ala. Nenormāls game changer. Kā šito aizmirst? Nenormāli. Es domāju, ka viņus izdara vairāk es esmu vecmodīgs. Es nesen iemācījos palikņus, vispār lietot palikņus. Jā, okay. Un man riebās palikņu visu dzīvi. Tā kā man tas nāk lēni. Respektīvi, tie brokastu ali, kamēr vēl katrs 5. no tiem aliem ir bezalkoholisks. Un atkal tas atgādina manā skatījumā, atkal tas limonādes salīdzinājums ir perfekts. Limonāde, alus zem 5 grādiem vai bezalkoholisks alus, es varētu izvēlēties jebkuru no viņiem, jebkurā brīdī. Un tad brokastu alus vienu dienu bezalkoholisks, otru dienu ar grādiem. Mums tagad forši, mēs liekam, mums tik daudz tie alu, tagad vasarā interesanti. Katru svētdienu mēs tur ieliekam, hei, ja tu šodien gribi izdzert vienu to aliņu pie brokastīm, tas noteikti varētu būt šīs, un mēs pasakam, zinājiet, Latvijā tāds nenormāli pūkains, salds, kviešu alus ar ķimenēm, un ķimenēm tik labi ir tas interesantais pikantums, kas tev izcērt uz mēles vagas un taukaiņu vēdienu var, foršāk lopsēt iekšā. Par to, ka tu vari aprakstīt, kā alus garšo, tā kā jebkuram, man liekas, man vairs nav jautājumu, jo man liekas, tā ir vienīgā vieta, kur es esmu pasūtījis alu ar skaņu. Pat ne īstu vārdu. Pareizi, jā, kas bija nesen kaut kāds tas wow vai kas. Jā. Geto, attiecīgi, ja viņiem tur ir pārpildīts, tad viņi pie mums atnāk kaut kādu to burgerīti vai kesadīli vai kaut kādu načo ar guacamolu notiesā, bet ar to visu uzņemšanu mums daudz foršāk ir uzņemt viņu vecākus. Tie ir tā šausmīgi, viņi nav daudz, bet man viņi tā patīk, jo tie ir, kad tu esi sēncis sportistam vai mamma, kas ir iekšā arī ritīgi tajā, viņi tur atnāk, viņi apsev, viņiem tas tā dzīvība acīs, viņi grib uzreiz, viņi grib to bezalkoholisko aliņu, tos Cēzara salātus, pasēdēt, bišķiņi atkopties, jo, tur ir skaļš, tur visi ārdās, tur nav kur apsēsties normāli, vai kaut kas tāds. Jā, tad tā otra grupa un trešā, vietējie, un es teiktu, ka vietējie kopumā, vismaz man prātā, viņi ir visjākpilnākie, dziļākie un foršākie vispār cilvēki, kurus uzņemt, bet viņu dēļ es teiktu vispār, viņi ir iemesls, kāpēc es varu no rīta meitu vest uz dārziņu un 10 cilvēkus pa ceļam pasveicināt. Tā ir vispār iemesls, kāpēc man ir šī kafejnīca. Bet viņi sastādā mazāko daļu. Bet iemesls ir tas, ka tu visus pazīsi vietējos, tāpēc tu gribēji uztaisīt kaut ko vietēji, bet viņi ir vismazāk? Tas pats, kas ar to Eiropas kafejnīcu, kad tu tajā 4. stāvā dzīvo un tu nonāc uz pirmo, tev ir tā, bet es tā kā nekad neesmu bijis jāatzīst nenormāli patriotisks, bet man vienmēr ir bijis nenormāli svarīgi, kas ir mani kaimiņi, kas man dzīvo blakus durvīs, uz augšu, uz leju. Un tas eskalējās uz tiem, kas ir mani kaimiņi blakus mājā, kas dzīvo ielu tālāk, kas viņiem mājā noteikti. Tur viss kārtībā? Vai tur, kā viņiem ar remontdarbiem? Tā kā savēji. Jā, tas community. Tas man ir vissvarīgākais Grīziņkalns. Kad kad Mundrums ir nevis vieta, kas nevis ir vieta Grīziņkalnā, kur cilvēki var nākt, bet kad Mundrums ir Grīziņkalna, tas paplašinājums, kaut kāds tas extensions, jā, tieši tā. Kad tas iedod vēl Grīziņkalnam. Jā, tieši tā. Okay. Lai kaut vai Grīziņkalna futbola komandai būtu, kur iedzert taliņu. Tas skaidrs. Paldies tev par to, tad visas pateicības. Jā, un tad tās grupas. Ok, bet respektīvi, tad viena lieta jūs izdarījuši, jūs ar produktu esat radījuši pieprasījumu. Tā kā build it and they come. Jūs uztaisījāt kafejnīcas, kur brauc tagad cilvēki, kuri zina, ka jābrauc. Kā vēl? Kā vēl tu dabūni tos cilvēkus iekšā? Es varu noteikt tikai to, kā es dabūnu sevi iekšā kaut kur. Okay. Google profils. Okay.
Bet kurš raksta Google reviews? Man sieva vienīgais cilvēks, ko es pazīstu, kurš raksta aktīvi Google reviews. Jā. Latvijā ir daudz tavas sievas. Jā? Jā. Ok. Un tad vēl vairāk ir ārpus Latvijas tavas sievas. Ok, viņi visi raksta tos Google reviews. Jā, un zin kā, un vienā brīdī visi vai ne visi, tas sasniedz kaut kādu kritisko masu, kas ir legit. Tu zini, kāds ir tavs zvaigznīšu status šobrīd? Fuck, jā, veci 4,9 zvaigznītes. 4,9 zvaigznītes. 4,9 zvaigznītes. Es varu nokļūdīties par 1 vai 2 vērtējumiem. 172 zvaigznītes, visas 5 zvaigžņu, 1 4 zvaigžņu un 2 1 zvaigžņu. Kas ir tie 2, kas viņiem nepatika? 4 zvaigznes. Tā mistērija. Vienu dienu vienkārši pagājis, pat nebija uz vietas. Vienu dienu es vienkārši ieraudzīju, kad bez komentāru, bez nekā. Vienkārši 4 zvaigznes. Jā. Un man likās, ka tas tā kā cik tas gone with the winds stils, ka tā vienkārši... Perfekts. Jā, jā. Bet zin kā, tad, kad tu to līdz kaulam dari un mīli, tev bet liekas, tu nevari būt perfekts. Bet zin kā, kad tu dari to līdz kaulam un mīli, tad liekas, ka tev jābūt perfektam. Okay. Viņš ir izgājis ārpus mājas, viņš ir atnācis pie tevis. Kāpēc viņš ir atnācis pie tevis? Kāpēc viņš ir aplaimojis tevi ar savu klātbūtni? Tu tā kā esi tāds, tu esi pateicīgs. Jā. Okay. Tad ir viens zvaigžņu vērtējums. Es neuzskatu, ka viņš bija pelnīts, bet tas bija hardcore, bija kaut kāds geto pagājušā gada, un tur viens sens, nezinu, kaut kādiem 5 bērniem vai kam atnāca pasūtīt kaut kāds 10 burgers. Šausmīgi. Lielākais pasūtījums, kas ir bijis, man liekas, bija pirmā diena, pirmā stunda jaunajiem pavāram. Okay. Viņš kādu stundu taisīja to pasūtījumu. Un frontendā bija aizmirsts noziņot tam cilvēkam, kas clearly bija no provinces, un viņš iespējams nezināja, ka burgerus var tīt vrapā. Okay. Yes. Svarīgi noziņot. Jā. Viņš gaidīja stundu šo pasūtījumu un saņēma beigās kaudzi ar vrap burgeriem. Viņš nebija priecīgs. Un tas bija viens zvaigznes. Tas tā kā, godīgi. Tā kā ja man būtu jāpabaro tur daudz cilvēki sacensību vidū un tas viss, viss kārts viņa pusē. Pelnīt. Okay. Vēl viens. Tad ir viens vieninieks, kas bija, es strādāju tajā dienā, tas bija kaut kāds agrs pavasaris, kaut kas, bija mundrumā pusdienas, baigais vibes, forša muzons skanēja, tāds bija, kā pie katra galdiņa bija pa vienam cilvēkam, kāds ēda pusdienas, kāds paēdis, un viens ne arborists, bet cilvēks, kurš laista kokus. Ko? 100 litrs ar ūdeni uz vienu koku dienā nolaist. Rīga stāstīja. Rīgā un visur klienti visur esot. Okay. Viņš ir privāts, nevis tā kā uz līguma pamata, jā, bet it kā arī pilsētā laista, kad vajag, kad ir noslēgts līgums. Tā mēs izrunājāmies. Tur man interesē, ko nodarbojas cilvēki, kas nāk pie manis, kamēr man laiks. Jā, un viņš saka, vispār es rakstu atsauksmes, es arī jums ielikšu atsauksmi. Un man pirmais ir tāds, vecīt, paldies, cik jauki. Nepadomājot kritiski tajā brīdī, kad jocīgi ir citi cilvēki, kas pasaka, kā viņi raksta atsauksmes. Tad kas tur varētu iznākt, nezinu. Bet tikai labi vibe. Paldies, ēdienas garšīgs, cik forši, un desertiņš arī viss tik jauki labs. Un to viņš visu ierakstīja arī savā reviewā. Fucking viss lieliski. Viss perfekt, viens zvaigzne. Man būs minējums, ka viņš tik ļoti daudz liek, varbūt vērtējums, ka viņš nepamanīja, ka viņš tā kā ieraksta visu, bet ieliek nevis 5, bet 1. Ka tā ir kļūda, respektīvi. Bet varbūt, ka tas ir bonus. Kad iedomājies tev. Jā, tu meklēji, kas ir tas trash. Ok, viņam visi 5 ir 2 viennieki, es izlasīšu tos vienniekus. Un viens no vienniekiem ir viss perfekti. Bet vecīt, nespēja iedomāties, cik nenormāls lepojos tam atsauksmē. Google atsauksmes ir manā šajā te apkalpojošās sfēras pārstāvi prātā ar savu kafēnīcu. Pašlaik vienīgais veids, kā es materializēju kaut kādas
lietas, kaut kādas atsauksmes. Jā, kaut kādu savu vērtību. Vērtību, jā, ļoti labi pateikt, jā, tieši tā. Ak, Dievs, es to pateicu, un man likās, ka tas nav tā pareizi pateikt, ka, tā kā mundruma vērtība ir Google atsauksmēs, Bet ir. Tas varētu būt viens no tiem indikatoriem. Kamēr tās atsauksmes raksta tik skaisti, kā, tavs sieva. Okay. Jēgpilni. Tas, ko tu gribi uzzināt. Nē, protams, kad ir arī tam citi faktori, ir ļoti daudz tur internetā resursu, kur... Ja man bail, ka kāds sasaista to, tagad padomā man zvaigznīca ar manu vērtību, un tad tur aiziet down the rabbit hole. Jā, vai ne? Skan briesmīgi. Bet tā ir kafejnīca. Tur tu ej pēc tā, daļa kā tu liec zvaigznīca. Ok. To ej ar ekspektāciju, ka tu jauc 5. Jā, un ir iemesls, kāpēc Google atsauksmēs, es nezinu, vai tas tikai kafejnīcām, gan jau, ka tas ir tikai kafejnīcām, bet var redzēt, ka tu ieliec tās zvaigznīcas, un tad tur ir tās apakškategorijas. Ēdiens, arī no 1 līdz 5. Tā kā tev ir tās 5 zvaigznītes, tas interfejs, tas stulps, bet tev ir tās 5 zvaigznītes, un tad ēdiens, cik vērtējums no 1 līdz 5, nevis zvaigznītes, bet no 1 līdz 5. Ēdiens, apkalpošana, atmosfēra. Es eju pēc tām 3 lietām. Tās ir tās 3 lietas, kas ir kafejnīca. Tieši tā. Un es tu viņas izdomāji pirms tu ieraudzīji, ka Google viņas 3 vērtē vai? Es viņas noteikti varbūt tās aptvēru neuzreiz, bet kā jau es teicu, es viņas visas noteikti viņas man bija visas prātā jau kopš labiešu laikiem, kad es sev definēju, kas man ir perfekti klienti, kuri pērk no manas labiešu aliņu, un es zinu, ka viņi tirgo foršas savās foršajās kafejnīcās. Okay. Ka viņiem tur ir kikās ēdiens, ka viņiem tur ir superīgi cilvēki strādā, kas vienmēr grib man uzņemt. Tad viena klienta grupa ir, vai droši vien vairākas. Tie, kas tev meklēs googlēt, par tiem tu esi parūpējies. Jā. Tie, kas meklēs jebko, kas saistīts ar brokastīm, kafiju, alu Grīziņkalnā. Nē, tas atkal redzīs. Tas nebūs, jā. Tu tagad sauc tos variantus, bet tad, kad pieņemsim šis pēdējais, tu pilnīgi ierauz arā. Tas ir tas, ko es gribētu sen attīstīt, bet nav tās grupas. Viņi neeksistē. Viņi neeksistē. Un tā vienkārši ir. Tikai tāpēc, ka dalus ir man mīļa lieta, viņi tur ir. Respektīvi, tā daļa ir tur, tāpēc, ka tu tur esi, nevis tāpēc, ka viņi ir pieprasīti. Jā, tieši tā. Un es gribu nest to. Tev ir kaut kāda arī misija, un es noteikti gribu, es esmu lokāli patriots tādā ziņā, kad es zinu, ka Latvijā ražo labu stafu, labu produktu, labu dzērienu, es gribu viņu atrādīt. Cik es zinu, kas ir garšīgs, kas der, un es zinu, ka tev vajag nogaršot viņu. Un atkal, ar alu tā foršā lieta, tas ir, es nevaru nepieminēt šo skaļu, jo man liekas, tā ir viena no skaistākajiem bloķiem cilvēku smadzenēs, domājot par alu. Pa šiem gadiem es esmu ievērojis, ka ļoti bieži cilvēki, ja viņiem ir iespēja pagaršot alu, pagaršo, un tu pilnīgi redzi viņiem sejā, ka viņi tā baigi garšīgi, bet es nevarētu izdzert 10 šitādus. Un tad man negaršo. Pilnīgi nopietni. Viņi tā kā pagaršo. Jā. Tāds specifisks. Jā. Rūkts tāds baigi. Nē, es negribētu. Es tā, kāpēc? Tev negaršoja tas rūgtums? Nē, normāls rūgtums, viss. Ok, varbūt vienu glāzi varētu izdzert. Nē, vienu es varētu. Jā, labi, davai. Respektīvi, es tev nevarētu, ja es dabūtu eiro par katru, un es pat tā kā, es steamrolloju tiem cilvēkiem pāri, bet ja es dabūtu eiro katru reizi, kad cilvēks ir mainījis viedokli on the spot, ka viņš ņems vai neņems alu, tikai tāpēc, kad viņš ir aizdomājies par to, ka, šis negaršo, jo tu nevarēšu 10 tādus izdzert, bet tu pat netaisies to darīt. Jā, es atceros savu versiju. Es atceros savu versiju, vairāk par vienu, es to neizdzeršu. Ko tu runā? Kurš tev brokastīs? Jā, un kamēr tu saglabā to attieksmi, tikmēr, bet mēs varam to, alus Grīziņkalnā, tas ir tāds sapnis, kad, varbūt, bet atkal, cik ir amatalus vietas Latvijā, kas promotē veselīgu dzīvesveidu un atnāc kaut ko uzkodu, izdzer garšīgu galiņu un aizēja pastaigāties pa parku vai pēc parka pastaigas apbalvo sevi ar kādu garšīgu galiņu. Nav arī tā, ka mums tomēr, koncentrācija ir liela. No viedokļa uz to mazo Grīziņkalnu
ir rekrumundrumā var dabūt alu, un tad var dabūt tur avotu ielas galā. Un tad tur ir vēl kaut kādas vietas, un tad uz otru pusi mēs ejam tur pie labiešu un visā tajā kvartālā. Nu, vispār mūsu galā ir ļoti daudz vietas. Tāpēc jau tieši man arī tāds bet atšķirības starp tām visām vietām un mundrumu ir tas, ka pie mums ir, visāda izvēle. Pieņemsim, labietība tikai labiešu ali. Jā, labietība būs tikai labietis. Varbūt Normē un Trofejā arī ir citi ali, bet tās ir tikai alus vietas tajā pašā laikā. Respektīvi, es kaut kad zīmēju tās diagrammas, kas, ja tev ir tie keynotes, tur alus, kafija, meņu, silts augsts Trofejā tagad dod tās pizzas. Es ēdzu? Nē. Ok, skaidrs, respektīvi, vieta tur vēl ir. Kam tieši? Tā kā tam alum vēl vietai vajadzētu būt. Pilnīgi, un es tev saku, un tā vieta, un tāpēc arī es nepārdzīvoju, ja mums brokastis nesanāktu. Tad tas būtu galīgi traki, tur būtu tad būtu kaut kas nepareizi. Tur būtu kaut kas nepareizi. Bet kamēr tas ir alus, tā ir lieta, kas, brokastis ir bijušas vienmēr. Jā. Un tad vai viņas ir, vai viņas nav. Bet alus attīstās. Okay. Un jautājums ir, vai tu esi tajā vilcienā, vai tu esi tajā burbulī, un kamēr viņš ir tieši tik nevainīgs, un tev, pieņemsim, nav tava tirgus specifika, ka tev ir ali tikai virs 10 grādiem, tad viss ir čotka. Tas ir romantiski, tas ir rotaļīgi, tas ir interesanti. Negribat vienu aliņu izdzert? Bezalkohols. Jo, pieņemsim, cik arī bieži cilvēki nāk, man lūdzu kolu. Saka, kāpēc kolu? Es nezinu, jums nav tur kaut kas vai kas, bet varbūt tu gribi balu. Es negribu dzert. Bezalkohols. Kas jums tur ir? Mums ir 4. Mums ir vienmēr pieejami vismaz 3 bezalkohols kali. Ja mums, pieņemsim, vidēji ir 15 ali sortimentā, tad 3 no viņiem ir bezalkohols. Ja es to pateiktu sev labietī strādājot pirms 3 gadiem, ka pirmkārt vispār būs tāds bezalkohols kalis, un kur vēl tas nebūs viens plaukta aizmugurē kaut kur tam šoferim, vienam no 100 nelaimīgi, vienam no miljonu. Pašam ir 2, ne? Vai Labietim šobrīd ir 3 un 4 bezalkohols, ķirsene, bezalkoholisks medalus, E28 bezalkoholisks stauts, skaidrais mešs, skaidrais apinis, un 4 dzirksteni, 4 limonādes. 4, labietim ir 8 bezalkoholisks dzērieni. Tas ir vispār prātam neaptveram. Un pieņemsim pirms tiem gadiem, kad viss tur, jums tur baigi forši, tur mums tās ipas negaršo, mums vajag kaut ko, nezinu, tur tādu, šitādu, bet mums jau ir Bauskas, Madonas, tur Lielvārds, vēl kaut kas, tie būtībā tos 3 vienādus alus. Parastos. Jā, parasts, bet parasts nav labs vārds, tāpēc, kad parasts ir, hateful, bet fakts, ka tie ali garšo bezgalīgi līdzīgi, Bauskas alu mošu tur šķūņi piegaršu, kūts kaut kādu bišku vairāk. Tas, ka viņi garšo ritīgi līdzīgi, es savu plauktu vietu tam netērētu. Kur vēl visu garo? Bet, tā pašā laikā runājot ar lielākiem ekspertiem, man ir pazīstams Sauks, gaļas topdoks. Es viņam stāšu šito, te viņš pa man smējās. Cik tev tie 15 talus piķienes? Vai ne? Cik tev tā aizdirstā, cik tev aizdirstais leduskapis piķienes? Bet labi. Paturpinam šito. Tad mundrums ir 1,5 gadu. Jā. Un tad jūs izējat pa nulēm? Jā, bet tas ir ar to milzīgo iesaisti, kādu es minēju iepriekš. Ka es esmu līdz kaulam tajā iekšā, es pa lielam neko citu izdarīt nevaru. Tā kā tu rukā, tev ir jārukā no mēneša uz mēnešu, lai jūs iziet pa nulēm. Jā, tur atkarīgs, kuru mēnesi ir vairāk tas prāta darbs, grāmatvedība, mārketings, vai kur mēnesi ir vienkārši tupa vairāk maiņas, kuras atkal, ņemot šito te curve, pat ne curve, bet to diagrammu, tu saprati. Vilnīšu. Jautājums, Moška, tev ir tik daudz reizes bijis, ka tu plāno savu to dienu, tu nopašījies, tu zini, ka tev tagad 2 maiņas ir. Labi, atlikšu šito testu, tur tāpat nebūs cilvēki, pasēdēšu pie kompi, un tu no rīta līdz vakaram vienkārši apkalpo cilvēks, un tu neko nepaspēj izdarīt, un tad tu naktī sēdi, pēc tam pirms maiņas nākamās. Jā, tas, zin kā tas, ka tu arī vari nostrādāt kaut kādas stundas aiz letes,
kas tev būtu jāsamaksā kādam cilvēkam algā, un tu vienkārši sev neizmaksā. Nu, tas arī daudz ko palīdz biznesam. Protams, bet tā bija ekspektācija. Nu, tā, kad tu sāki, tu ekspektēji, ka tev būs tik daudz jādara, un būs tik daudz stundas, kuras tu sev neizmaksā. Es tev teikšu godīgi, bija tik neprofesionāls viedoklis šo sākot. Tas bija mans pirmais bizness. Okay. Man diezgan liels kauns, cik ļoti neprofesionāls viedoklis man bija par šo. Tu to visu negaidīji? Es negaidīju. Zin kā, ķermeniskā tādā noslodzē familiarity, kur es atpazīstu. Tu biji gatavs, bet negaidīji? Es biju gatavs rukāt šitā, varbūt pat vēl vairāk, kaut kad mazāk. Respektīvi, līdz ar uz pielu banku, in for a penny, in for a pound. Es biju gatavs rukāt tieši tikpat, bet es biju tiešām līdz sirds dziļumiem pārliecināts, ka tas krietni ātrāk man atnesīs algu. Okay. Zini kā, it īpaši ņemot vērā, ka tas nav īsti par strateģisko pozīciju, tikai tas ir, par stundām aiz lētas. Tā ir tāda maina, ko es maksātu algu kādam. Jā, cits cilvēks saņemt algu, ja tu tur nestāvētu. Bet varbūt tas bija tā doma, ka, varbūt tas bija tas īstenībā numur 1 piemērs, ka bija jātais ciet. Ja tu nevari šo te samaksāt, šo stundu likmi, sev, tad kas notiks tālāk? Nē, ja, bet daudzi biznesi sākas ar to, ka tu nevari sev samaksāt stundas likmi. Jā, bet daudz no šiem jaunajiem biznesiem, viņi varētu notikt šeit, sēžot, un tad tu tāds aizver laptopu. Oi, nepatīk man šitais viss. Okay. Bet tur tev ir, kas viss sapirkts, sastokots, tev ir saistības ar neskaitām daudz. Un kas ir pats trakākais kafejnīcas biznesā? Kāpēc es uzskatu, ka kafejnīcas bizness ir living life on hard mode? Vispār. Tas ir tev ir, God of War spēle, un tad tev ir give me story, un tad ir give me God of War. Tas ir kafejnīcas, ir give me business. Nevienam nav noslēpums, kā veidojās tur cenu politika, vai tam līdz. Tad, piemēram, tev nav marģina, droši vien nekāda baigā. Jā, rēķini, ka varbūt kafijai. Mēs visi zinām. Nē, saprot, mēs tiksim līdz tam, bet tā kā tas pirmais, padomā, jebkurš mūsdienu bizness, tu izdomā kaut kādu jaunu aplikāciju, uzliec vienkārši no vienas vietas izvilku ciparu, tas tagad maksās šitik. Jā. Un viss. Un te jūs vai jums tā kā sanāk vai nē? Vakardien vienu tādu izvilku. Tik tas tagad maksā. Fucking vecīt, labs. Kafejnīcā tu pirmām kārtām tev ir izmaksu bāze. Tev ir kogs tie cost of goods. Bet tev ir jāsaprot, kad atšķirībā pieņemsim no šim datoram nav derīguma termiņš. Kafejnīcā tu konstanti strādā ar nenormāli daudz dažādām lietām, kas ir katra jāuztur dažādās temperatūrās un citādāk jāapstrādā, kas katra savā laikā, ļoti drīzā laikā izbeigs savu derīgumu termiņu. Tev ir jāatrod kāds, kas ienāks un šo lietu nopirks. Tev ir jāatrod kāds, kurš pietiekami ātrā laikā un pietiekami reprezentabli un pietiekami priecīgi šo lietu sašķērēs kopā uz produktu. Un te ir tā grūtā, un te ir tā galvenā daļa. Tu paņem šo visu, kas jau ir, es teiktu, ļoti grūts darbs. Viss, ko es tagad pateicu, līdz šim brīdim ir šausmīgi, fiziski grūts un ilgs darbs. Par neko. Jo tu vienkārši grozies virtuvē vai frontendā apkārt un tu tur pērc un šķērē un pasūti un maksā un pavadzi un grāmatvedība tikai pelna no tā, cik tev daudz dokumentu apgrozās neskaitām, bet tev beigās neviens cilvēks neienāk. Ienāk un tā tālāk. Un tu viņiem uztais vienkārši sūdīgi burgeru un es nezinu, viņš tur, jo tu pavāram bijis, nezinu, sūdīgi dienu vai kaut kas. Un tagad paņem šo visu un atšķirībā no tām visām aplikācijām vai ko es minēju iepriekš, cilvēki zina, cik jāmaksāja burgerim. Un, ja tu paņem, tev ir no apakšas pildās izmaksas, cost of goods, pašizmaksa, algas, rēķini, tur, utilities, jā. Un tad tev ir, un tu viņi atdurās pret griestiem, jo
griezti ir, cik būtu jāmaksā tai lietai. Latvijā taču viss ir gudri. Nē, man pa 20 tu burgeri, es nezinu, cik labam tavam burgerim būtu jābūt, lai tu man viņu pa 20 varētu pārdot. Jā, un tā realitāte ir tāda, ka tās māržas, jā, un forši, es ļoti ilgu laiku tā darīju, es mēģināju tās lietas cenot tā, lai galvenais, lai algas samaksātu cilvēkiem. Un tas joprojām ir, man tā kā prioritāte numur 1. Bet tas, tagad, kad kaut kad mēs gribētos teikt, izaugām bišķiņ no tā, un tagad es tā ar tādu tīru, jaunu skatu uzmetu acīm, bet jau ar pieredzi, es saprotu, man nav īsti, kur, bāst. Un tas pat nav par to, ka, zin kā, cilvēki pierod, tad nevar, mundrums ar visu, ko mēs izrunājām iepriekš, ar attieksmi, ar uzņemšanu, ar to, es teiktu, ka mēs esam noteikti sasnieguši to brīdi, ka mums ir vismaz 3 straiki. 3 straiki, kad katrs var ienākt un tā, kāpēc tas ir šitā, whatever, dodiet man, gan jau būs kaut kas, ķipa, interesants. Mums ir cilvēki tic mums. Un, bet, jā, un ja tur respektīvi, ka nav lietām vietas, kur maksāt daudz. Un tas man noved pie šī ir mans pašizdomāta teorija, bet es viņai ticu. Man šķiet, kad agrāk, es nerunāju par hardcore biznesiem, bet es tā vispārīgi par kafejnīcu biznesu, agrāk, man liekas, šie biznesi pelnīja no kafijas un aliņu. Kafija un alus, man šķiet, ir numur 1 un 2 iemesli, kāpēc cilvēki neiet kaut kur. Viņi neiet daļ tā kaut kur. Tas nozīmē, ka tev šī kafija ir, ka šī kafija un šis alus, viņiem ir jābūt top of the top. Pirmkārt, es nedzeru tik daudz ne kafiju, ne alu. Tai kafijai ir jābūt fenomenālai. Vienai, tai, kas tev ir vajadzīga. Tā, ka tu pat tos izlepušais prāts pat nenošmakstinās lūpas, viņam būs tā, kā citādāk? Jā. Es piecelšos, man tad būs tā, kas to kafē, flat whites mundrumā, ok, labi, un tu jau esi citur kaut ko domās. Šīm labajām kafijām un šiem labajiem maliem, ražotiem tepat mūsu mīļajā valstī, tie ir dārgi produkti. Viņiem nevar uzlikt tādu to peļņu, kā agrāk bija, kur tu vienkārši bezjēgā. Arī vairs nav maržas. Jā, kur tu agrāk bezjēgā kafejnīca vienkārši lēja alus, mucu, aldar gaišo, vienkārši vienu pēc otru, tur nezinu, ar nenormālām maržām, un tur viss bija kārtībā. Uz ko vēl var pelnīt? Tas, ko es... Tu vēl meklē? Nē, es meklēju. Tas ir noslēpums, to neteiks. Es teikšu, tāpēc, ka es to lapojos. Un es ticu, ka tas ir mundrum trumpis. Es nonācu pēc secinājuma, ka nevar pelnīt. Tā kā ne ar paiku. Vēl viens svarīgs aspekts mundrumam, tie, kas nav bijuši, vēl svarīga lieta ir, cik liela ir vieta vai maza. Pieņemsim, daudziem varbūt tās šīs te māržas strādātu, uz citu, lidiņam šīs māržas noteikti strādā. 0,5% uz 100 cilvēkiem ir vairāk nekā 0,5% uz 5. Tieši tā, apjoms, jā. Bet mēs nevaram to apjomu, nav arī, mums vajag tā kā cits veids. Un tas, ko pie kā es tagad esmu, kā es stāstīju nesen pie tā secinājuma nonācis, kad katra vieta ir 2 no 3 lietām, personāls produkts vai vieta. Pat tā nav lokācija, tā ir vide. Vide. Cik smuki ir, vai tev ir ķieģeļsienas, viņas ir nolakotas, vai tev tur ir reģips nokrāsots. Tas, ko un šito te ar to personālu, ar to savu pieeju katram klientam, ar tādiem Google vērtējumiem, es tagad mēģinu saprast, kā iecenot attieksmi. Ok. Jo cilvēki to, un es varbūt ar to savu to imposter sindromu vai kaut ko, es varbūt nebūtu tam ķēries klāt vispār. Man tas ir, kādam tā ir attieksme, man tas ir minimums, ko es cilvēkam gribu sniegt. Jā, respektīvi, tava pievienotā vērtība ir,
Tavs minimums ir jau pievienotā vērtība pret jebkuru citu vietu, bet ja tu to neieceno, tad tur nav biznesa. Un vēl jau vairāk es neesmu sapratis, kā to normāli nosaukt, jo, pieņemsim, ja es to saucu par attieksmi vai pret klientiem, vai jebkurš cits līdzīgs stulbs vārds. Tā nav attieksme pret klientiem, man nav svarīgi attieksme pret klientiem, man ir svarīgi, ka cilvēks atnāk uz manu māju, un ka es viņam parādīšu tūlītās, cik es esmu priecīgs, ka viņš ir manā mājā, un lai viņam tā random pusdienas, vakariņas, brokastis, aliņš, kafija, tikšanās, webinārs, jebkas, tas viņam pat nedomājot par to, kāda ir tā vide, viņam tā vide kļūst par tik nozīmīgu faktoru tajā dienas, tajā nesvarīgajā lietā. Nu, es pat nezinu, kā to nosaukt, bet respektīvi tas, ko es mēģinu saprast, ir kā to iecenot, tāpēc, ka visi to uzskata par pašsaprotamu lietu, kur viņi nekur nedabū. Teiksim tā, atskaitot restorānos, bet, restorāna nosaukums paģēra, kad tu dabūsi to. Bet es uzskatu, ka tā būtu jābūt jebkurā vietā, kur notiek kaut kā nopirkšana. Arī kaut vai bet arī citādi, ir arī, restorānos jau arī, viņiem ir arī zvaigznītes. Ne jau visi viņi ir uz 4,9. Nu jā. Man laikam tas viss ir svarīgi. Ok. Labi, man ir pēdējais lielais un tad pāris ātrie. Ja kāds cits teiktu, ka viņš grib taisīt kafejnīcu, šādu pašu, kas ir tie padomi, kas ir tās pāris lietas, ar ko viņam vajag rēķināties, tad, ja viņš to mēģinās darīt? Droši vien ne šī tādu pašu, bet... Man pirmais ir emocijas, ir dusmas iekšā kaut kāda cilvēka, kurš varētu būt gatavs šito darīt tikai naudas dēļ. Tur nebūs naudas. Respektīvi, ja viņam nav šis perfektais produkts, šis perfektais dzēriens, tad, vecīt, tev reāli ir tāds mīlestība pret to visu. Nevienam, varbūt tāpēc, ka es neesmu darbojies citos uzņēmumu formātos, bet ja tev nav mīlestība, ja tu neesi līdz kaulam iekšā apkalpojošā sfērā, tad nevar apkalpojošā sfēra nodarboties. Atskaitot, ja tev ir iespējas mantot vai kaut kādā veidā izdabūt sev caur kaut kādu jūrmālas domu, vai es nezinu kaut ko, traileri, pludmalē, vecīt, aiziet, tur būs krūti. Okay. Viss notiksies. Bet ja tu vienkārši domā, ka šī ir maza jauka vietiņa, un mēs varēsim te uztaisīt kaut ko foršu, pirmais un vienīgais jautājums, tu mīli līdz sirds dziļumiem šito te, jo ja ne, un tu nebūsi blakus, tev tas viss vienkārši noies pa burbuli. Ok. Labi, es pajautāšu citādāk nekā es domāju sākumā. Tu esi investējuši tajā visā kaut kādu laiku, naudu, tā kā maģisku apjomu. 3,5 tūkstošu stundas pusotru gadu laikā kaut kur. Es arī savilku nesen kopā. Kopš pagājušā gada, aizpagājušā gada novembra. 3,5 tūkstošu stundu. Jā. Kāda ir tava ekspektācija par kaut kādu atdevi no šitā? Tā kā tu vispār kaut ko sagaidi? Un tu neesi viens biznesā. Jā. Jūs kaut ko sagaidat? Jā, bet ne tik ātri, kā es to biju iedomājies sākumā. Es nezinu, es paspēju atbildēt to iepriekšējo jautājumu, bet ka es biju domājis strādāt tieši tikpat intensīvi, bet daudz ātrāk saņemt naudu par to. Jā, tu tā kā tu vari pateikt, tas termiņš, mēnesis, 3. No sākuma man likās, ka mēs galvenais ir atvērt durvis. Atvērsim durvis un maisam gals vaļā. No 1. mēneša jūs varēsiet kaut ko samaksāt. Jā, tur pa bišķiņam kaut ko. Ok, piedod, tā kā, jā, tas ir ļoti optimistiski. Jā, bet galvenais, ka mēs abi tā domājam. Ok. Ja mēs kaut viens no tā domā tikai, otrs, nezinu, būtu realistiskāks. Pirmkārt, jautājums, kā mēs to atvērtu vispār kopā, bet mēs ap tā domājam, tā kā viss kārtībā. Ok, labi, un tad jūs pēc pusotra gada. Jā. Un tas nav pa tuvu. Mēs tagad reāli aug tikai operational costs, kad tu sakārto to modeli, un tas neizskatās
anytime soon. Kaut kā citādāk. Tad, ja tu taisi labu kafejnīcu, tu viņu netaisi, lai kļūtu bagāts. Jā, bet zin kā, un tas ir atkal svarīgi, ja tu dzīvo turpat. Tad tu to redzi, tu to pieredzi. Tā ir tava vieta. Tu visu laiku viņai, tu vari satikt cilvēks, kas iet tev garām ar tavas kafejnīcas krūzi ar logo. Tu visu, Jā, un tā ir kaut kāda tā nemateriālā lieta, ko dabū no tā biznesa, ko tu nevarētu dabūt, ja tev nebūtu biznesa. Saprot, padomājam, cik ir veidi ietekmēt citus cilvēkus. Tu var būt politiķis, tu var būt lunātiķis, kas parkā uz kastes sludina kaut kādu ticību. Dēls komentāros. Tu var būt komentārists, tev ir visi veidi, kurus var iedomāties, kā tu var ietekmēt, un tu var būt pravietis baznīcā, ir visādi veidi, kā tu var ietekmēt citu cilvēku dzīves. Bet tikai kafejnīca ir tā, kur tu ar saviem darbiem un vārdiem un attieksmi un dzīves stilu tu viņiem saki, nāciet, šitan ir forši. Un jūs te atnāksiet, jūs sapratīsiet, ka vienkārši viss pārējais arī ir forši un mēs visi varētu būt. Tā tu sludini savu attieksmi, kad vienkārši esam normāli cilvēki, cits pret citu. Ok. Kā tevi atrod sociālos tīklos? Ko? Sociālos tīklos. Kā mani atrod? Ja kā atrast mundrumu, piemēram, sociālos tīklos? Daudz vieglāks jautājums. Vai tevi? Varbūt kādam ļoti iepatikās tu, nevis mundrums. Tas būtu kaut kas, ne? Jā. Instagramā ir mundrums.café. Google Maps ir tā kā vieta, kur ir sabāsts visas bildes ar to, kas pie mums notiek. Vienkārši mundrums. Jā. Tas ir tas pašas svarīgākās lietas. Instagrams un Google profils. Mundrums. Un jā, un tas nosaukums vispār ir tikai tāpēc, ka mēs meklējām startā lietas, kas ir kopīgas kafijai un aliņam. Tā, ka tu iedzer mundrums. Jā, kad tu kļūsti mundrs. Jo, pieņemsim, tu iedzer stipru alkoholu, tu nekļūsti mundrs, tu tā kā tur grāvi, tur ragi dūņās, tā kā tu negribot, tur būt ritīgais bohēmists, bet tā paliecies pēc zemi, tu iedzer aliņu, un tev ir tāds, kas te notiek? Ko mēs te daram? Iedzer kafiju, un tev ir, kas notiek? Ko mēs daram? Un tas tomēr, angliski baigi labi, vismaz es neesmu baigi atrast to tulkojumu, tas alertness, tas nav foršs tulkojums, jo alertness ir kaut kas negatīvs, manā vismaz vārdu izpratnē nozīmes piešķiršanā, un alertness, un tad ir... Readiness? Arī. Readiness ir tā kā, readiness implies, ka tev tūlītās tavu redīnesu iztestēs kaut kādā veidā. Bet mundrums ir tā kā prāts stāvoklis. Tas ir tā kā, ka tu vienkārši esi... tas ir vārds, man liekas, kas mums ir... Tas ļoti skaists vārds latviešu valodā, kurš ir, jāizmanto biežāk vienkārši ikdienā, kā vērtējums sev. Pozitīvs vārds citam, tas ir mundrs cilvēks. Tas ir kruti. Ok. Yeah. Šis bija tik slikti. Tad tā nevajag darīt. Es, man liekas, visu dienu to nebija izdarījis. Kas ir... Tiešām. Kas ir cilvēki, kam tu varbūt gribi pateikt paldies? Vai, jebko? Pavisam noteikti. Pirmā kārtā manai bezgalīgi talantīgajai un nenormāli radošajai sievai Lindai. Kā viņa var no zila gaisa uzražot jebko vizuāli. Tas ir, es teiktu, puse no mūsu success storija. Es teiktu, tu arī labietī strādājot pārdošanā, es biju sapratis, ka uzņēmumi vizuāli ir tik nefleksibli. Vajag jaunu meņu izdrukāt šodien, rīt vajag pārprintēt kaut ko, vai kādā krāsā mēs taisīsim dāvankarts. Lindai viņa vienmēr zina uzreiz, viņa vienkārši saliek kopā, viņa atver ilustrātoru, viņa saliek. Uztaisīt fotografiju, uztaisīt video, tas ir, es teiktu, es neaptvēru mundrumam sākoties, cik Linda ir nenormāli jaudīgs spēks mundruma attīstībā, un to es noteikti gribētu arī novēlēt citiem cilvēkiem, kas gribētu šādu tik ļoti vizuālu biznesu sākt. Jums ir veids, kā jūs to dokumentēsiet? Tu noteikti to nedarīsi. Tu noteikti to nedarīsi. Tu būsi aizņemts
ar visiem tiem operational bullshit. Respektīvi, pat ja tu to vari, tu to nedarīsi. Jā. Noteikti tas, un Āncei noteikti gribu pateikt paldies. Viņa parādīja mums, kad, ja mēs esam tādi, kā mēs esam, pie mums nāks īstie cilvēki, un es ticu, ka arī visi mūsu tagadējie komandas biedri būs, vai jau ir tieši tikpat krūti, cik Ānce, un ka tas perfektais stāvs ir iespējams, personāls. Perfektais personāls ir iespējams. Un vēl es gribu pateikt milzīgi paldies Agatei, kas bija mūsu pavāre, un viņai es gribu pateikt milzīgi paldies par to, ka viņa parādīja, kad īsts, talantīgs, smags darbs nav miris, un tu vari būt nenormāli daudzpusīgs, talantīgs cilvēks fiziski un tikt ar to galā. Paldies tev, paldies par, jau 2 stundām vairāk, man liekas, bija vērtīgi. Prieks, ka atnāc. Paldies, ka uzaicināji. Paldies, ka noklausies pirmo epizodi. Es ceru, ka būs vēl vairākas, tāpēc piesako podkastam un aprakstā droši vien ir linki, kur tu vari atrast vairāk satura no mums. Tiem arī piesako. Gaidīsim nākamo epizodi. Es nesolu, ka būs pavisam drīz, bet noteikti būs. Un, kā minēju sākumā, ja ir kādas domas vai komentāri, sūta tos mūsu virzienā. Priecāšos tos dzirdēt. Un tiešām liels paldies, ka noklausies un pavadīji ar mums šīs 2 stundas.